skatītājiem ir milzīga ažiotāža. Pēc kādām minūtēm 5 sāksies šis mačs. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, esiet sveicināti sākoties jaunajam mācību gadam un turpinoties pirms olimpiskajam gadam, taiskaitā kvalifikācijas turnīram šeit Šefildā. Tātad šovakar Lielbritānija, Latvija. Šīs dienas otrā spēle. Uzreiz pateikšu, ka pirms tam tikās Polijas komanda un Slovākija. Turklāt sensacionāls spēles rezultāts 4-4. Slovāki bija vadībā rezultātu 4-1 un tik un tā poļi pēdējā minūtē panāca izlīdzinājumu 4-4. Jā, pēdējā minūtē abas komandas spēlēja skaitliskā mazākumā un 22 sekundes pēc spēles beigās Vojcehs Kačs guva izlīdzinājumu. Poļi priecājās kā bērni, it kā par uzvaru. Nu, ko lai teica par šo cīņu? Helmuts Balders to vērtēja tā nebija nekāda spēle, nekā tur nebija. Iespējams, ka arī tā. Šo spēli noraudzījās 769 skatītāji un par labākajiem tika atzīti vārdsargi. Abu komandu vārdsargi. Nu tā, preses konferencē es pavaicāju Slovāku komandas trenerim Juliusam Stukleram, ko viņš domā par rītvakaras sacensību Slovākija-Latvija. Viņš teica, Latvija spēlē ātrā tempā. Tā ir laba aizsardzība ar Arturu Irbi priekšgalā. Uzbrucēji ir aktīvi un neatlaidīgi. Mēs nopietni gatavosimies šai cīņai. Tas arī viss. Bet pat labu laukumā Latvija un arī Lielbritānija tūlīt sāksies cīņa šeit Šefildā, Šefildas starptautiskajā arēnā. Jā, es šobrīd nevaru pateikt, cik ir skatītāji uzreiz. Jūs varbūt redzat, centrā ir tāds maziņš, es teiktu ķēmiņš, kas sit plaukstas, ja, un visas tribīnēs to atdarina. Lūk. Un godīgi sakot, es pat nedzirdu, ko man blakus Gunārs saka. Es ceru, ka jūs Latvijā to dzirdat labāk. Troksnis ir neiedomājams, jo Lielbritānijai faktiski šī spēle ir pēdējā cerība, jo atcerieties, pirmais mačs ar Poliju neizšķirt, un pēc tam sensacionāls zaudējums mačā ar Japānu 2-4, kur Japāņu komandas vārdsargs Iwasaki vārtos darīja brīnumus, tādus kā savulaik Miškins spēlējot PSRS izlasē pret NHL zvaigznēm. Jā, te daudzi komentētāji tagad izsaka savu viedokli pēc šī rezultāta 4-4, jo galu galā Slovākija ir viens no visdrošākajiem favorītiem šai turnīrā. Cik tas ir labi, cik tas ir slikti, kam ir mīnus, kam ir plus. Bet, kā teica Mihails Vasiljonoks, nevajag aizrauties ar šo rezultātu. Lūk, mums it kā pietiek ar neizšķirtu. Viņš sacīja arī slota kādu reizi šauj. Nu, cerams, ka rīt nebūs tas vakars, kas slota šaus. Jā, un kamēr vēl nav sākusies spēle, pateikšu, ka vakar Lielbritānijas hokeja asociācijas prezidents Frederiks Gunārs cenšas klausīties, ko es saku. Frederiks, kā viņam bija uzvārds, es pat aizmirstu, Frederiks Meļots, jā, rīkoja pieņemšanu visu delegāciju vadītājiem, un tur Slovāku izturējās it kā jau būtu turnīru uzvarētāji. Un Latvijas Hokeja federācijas prezidents Vils Burtnieks teica, tā kā mēs latvieši sakam, smejas gardāk tas, kas smejas pēdējais. Un tagad tūdaļ sāksies spēle laukumā Kerčs, Znaroks un Semerjaks uzbrukumā, aizsardzībā Grigorjevs un Laviņš. Vārtos, protams, Arturs Irbe. Jā, un Angļiem spēlēs tātad cīņas sākumā Rika Ferrā piecinieks, un šo spēli tiesā Seppo Mekela, Somija, viņa palīgi Džons Vandenhofs, Nīderlande un Peters Šindlers, Vācija. Tātad pirmā minūte Lielbritānija, Latvija. Un Latvijas un pa labi Lielbritānijas vārti uzbrukumā Lielbritānija, kā jūs redzat, un Irbe pretī. Cīņa turpinās centra zonā. Angļi sāk ļoti aktīvi. Šķiet, tur Arturs gaidīja, ka būs tiesneša signāls, un tā nevarīgi atsita ripu, bet viss slepkas beidzās. Un Grigorjevs. Faktiski mūsu komandas sastāvs ir tāds pats. Un kas to būtu domājis? 40. sekunde, rezultāts 1-0 Lielbritānijas komandas labā, diemžēl. Jā, lūk, kāds cīņas sākums, reti negaidīts. Tā būs brāzmaina spēle. Acīm redzot, nebijām gatavi. Nekādu joku nebūs. Šīs spēles startam. 1-0 Lielbritānijas komandas labā šeit Šefildas starptautiskajā arēnā.
Jā. To, ka negaidīja neviens, lūk tur. Apsveic treneri. Pirmā spēlē 4 sekundām mēs go vārds. Tagad zaudējam, nu nekas. Tāds Bidners, šis 32 gadus vecais hokejs izlasē spēlē savu 3. spēli un gūs 1. vārtus. Viņa turpinās. Jā, viens no tiem retiem hokejistiem, kurš spēlē Anglijas čempionātā, kurā ir 3 līgas un kurā piedalās vairāk nekā 40 komandas. Laukumā mums ir Fanduļs, Beļauskis un Ciprus uzbrukumā aizsardzībā Bondarevs un Krastīņš. Krastīņš arī Kārlis piespēlē partnerim, neprecīzi piespēle un iemetiens būs Latvijas izlases aizsardzības zonā. Tātad iemetiens pie Artura ir bez vārtiem, rezultāts 1-0 Lielbritānijas komandas labā šeit Šefildā. Tā arī pa centra zonā. Un Ciprus virzās uz priekšu. Arī pats spēlēt atpakaļ. Ļoti enerģiski aizsardzībā darbojas patram Lielbritānijas komandas spēlētāji. Fanduļs atgriež savā aizsardzības zonā. Izspēle partnerim laukuma preistajā pusē. Beļavska piespēle. Un Ripas tiek centrā uz īsu brīdi. Un būs noraidījums. Tātad Latvijas izlases būs skaidrs kā vairākumā. Nu, pārsteidzās Soms Mekele, bet noraidījums būs. Tātad 2. minūte, 2 minūšu pārākums Latvijas izlasei. Par pretinieka grūšanu ar rokām uz apmali, tāds ir žests. Un šeit Lielbritānijas komandas pārstāvis pasieties. Nē, epizode bija iepriekš. 1-0 Lielbritānijas komandas. Nē, šī nebija tā epizode. Kaut gan arī šeit faktiski sitiens ar elkoni, bet bija jau pārkāpums iepriekš. Nu jāteic, ka turnīrs stāsies visai dīvaini. Šie rezultāti 2-4 Anglija, Japāna, tagad 4-4 Slovākija, Polija. Nu speciālisti izskaidro to tā, ka tās ir nianses, kas saistītas ar sezonas sākumu. Kas attiec uz Latvijas komandu, tad vairums speciālisti spriež, ka mūsu vienība sagatavojusies šim turnīram, arī sezonas sākumam, vienkārši lieliski. Nu, bet nesteigsimies. Tagad iemetiens Lielbritānijas aizsardzības zonā. Tātad, kā jau Maris teica, esam skaitliskā pārsvarā. Vitoļiņa maiņa laukumā. Tomants Vitoļiņš Abols, lūk šeit Abolam iesita pa seju, Abols ceļās kājās, Artis jāspēlē, neko nevar darīt. Tiesnesis vienu norēdījumu izdarīja, otru viņš nedos tagad. Un tagad, lūk, it kā par to, ka Artim iesita. Viņa turpinās. Atbildēja. Un metiens. Norēdījumu nebija. 10. numurs, tas ir Douglas Makvīns, jā. Vitoļiņš iet zonā. Jānostājas, vairākumā spēlējām. Neizdevās piespēle. Apuļskis jau izlaists laukumā. Un tagad nomainās. Matīcins jau ir, Kupaks, Apuļskis. Vitoļiņš paliek laukumā. Arī Angļi maina savu sastāvu. Justinimie skatītāji, lūdzu piedodiet mums, mēs viens otru nedzirdam, tā kā varbūt iznāk, ka mēs runājam brīžam vienu un to pašu. Cīņā turpinās, Angļi atkal izcetripu ir bez zonā. Artura piespēlē, Apuļskis nāk atpakaļ savā aizsardzības zonā, Irbe. Tas būs tālāk bīstami arī pazaudēt mūsu aizsardzības zonā. Pārāk augstas un iki spēlējam. Galvenais jau 50 vairāk minūti jau spēlēts vairākumā, bet nav bijis neviens nopietns uzbrukums. Uz priekšu Matīcins ar Krastīņu. Un kas būs tālāk? Atkal arī po Angļi. Mekins, Konvejs, 17. numurs Angļiem. Viens no labākajiem spēlētājiem viņa komandā. Jā, tas ir 30 gadus vecais Kevins, kurš 15. spēli aizvada šeit izlases sastāvā pret Latviju. Lūk, cīņa turpinās un ir bez spiest atstāt vārtus, likvidējot šo izrāvienu. Joprojām Angļi kontrolē ripu mūsu aizsardzības zonā. Bet Gunārs spēlēm vairākumā, to nejūt. Ātrāk! Patiešām spēlējam vairākumā. 2-0. Ticas vai ne? 4. minūte. Šoks. Tas ir šoks. Knockdown. Bet nekas. 3 minūtes 35 sekundes. Latvija pagaidām. Ceru, ka tikai pagaidām zaudē Lielbritānija 0-2. Es domāju, arī Artūrs ir uztraucies. Es skatos uz viņu. Jā, to piesada Oļegs Znaroks klāt. Patriks Skots guvārds, 27 gadi,
Milton Keynes Kings spēlētājs. Trešā spēle Britu izlases vienībā. 2-0. Netic savam acīm. Cīņa turpinās mūsu aizsardzības zonā. Kerčs ar ripu, nu jānomierinās. Vēl spēle nav galā, tā tikko kā sākusies. Jācīnās līdz spēles beigu signālam. Kerčs pāri zonas līnijai, atspēles nerakam. Kerčs aiz vārtiem. Partners Semerjaks. Neiznāk piespēlē. Ripi ir uz vārtiem. Nu, es atceros to, ko... Trīs minūtes 59 sekundes, rezultāts 0-2, pagaidām 0-2. Laukumā Kerčs, Znaroks, Semerjaks. Semerjaks, kurš guva pirmā spēlē 2 vārtus, Znaroks, kurš izdarīja 3 rezultīvas piespēles, un Kerčs, kurš guva pēdējos 6 vārtus. Aizsardzībā Laviņš un Grigorjevs, komandas kapteinis. Ripa Lielbritāņiem. Lūk, Angļi tur labi. 1-1, nu! Malacis, Artūr! Malacis! Šī situācijā zaudēt vēl viens vārtus. Tā jau būtu katastrofa. Pagaidām 0-2. 5. minūte, un mums klājas plāni. Tas bija Skots O'Connors. Nepiedodiet Nikis Čins, kurš izrāvās tik bīstami pret Irbes sargātajām vārtiem. Mūsu vārdsargs nospēlēja lieliski. Hokejs tur intervijas šeit Šefildā un nepārtraukti visās avīzēs, jo viņš skaitās labākais spēlētājs, spēlē Nacionālajā hokeja līgā jau 3. sezonu. Tagad iemetiens pie Artūra Irbes vārtiem. Vienā pusē Panduļs. Un kas būs viņa oponents? Lūk tā, viss kārtībā. Gaidām iemetienu. Joprojām iemetiens pie Irbes vārtiem. Šķiet, ka Ferā. Jā, 14 minūtes 12 sekundes, 2-0. Lielbritānijas komandas labā. Ferā ieradās arī no Amerikas, burtiski 3 dienas pirms turnīra sākuma. Jā, Ričards Ferā, 10. spēle savā komandā, viņam 29 gadi uzbrukums, Latvija uzbrukumā. Kam sakos piespēle? Lūk, metiens pa vārtiem. Viņš sagatavot Ciprus met. Beļavskis. Viens no rezultatīvākajiem šeit turnīrā. Beļavskis pēc Panduļam. Panduļs pēc vārtiem. Beļavskis. Un sektor trūka daži centimetri. Cīņa turpinās mūsu uzbrukuma zonā. Nu labi! Panduļa metiens. Tur jau Krastīņš. Jā, un te Boldarevs centra zonā. Boldarevs atspēlē, kļūdās. Lūk, kā nervozē jaunie puiši. Iespēlēt priekšā. Bīstami. Labi, Artūrs Ripa rotvēra. Rīt 5. minūte, 4 minūtes 53 sekundes. Volks Toms, Mekela galvenais tiesnesis pats kādreiz hokejs, to jau var redzēt. Tāds būdīgs vīrs. Jā, nevelti mēs sacījām, jaunie puiši, mūsu komanda ir pati jaunākā šajā turnīrā. Rodrigo Laviņš 19 gadi, Krastīņš 19, Bondarevs 19 gadi. Šefilda, Lielbritānija, Latvija 2-0. Ja Latvija ir pati jaunākā komanda turnīrā, tad Lielbritānija, ja ne pati vecākā. Nu, kaut vai Kristofers Kellins, 21. numurs, viņam 36 gadi. Un 30-gadīgu zēnu, pat pāri 30 gadiem tādu vīru. Great Britain komandā ir ļoti daudz. Tagad iemetiens pie mūsu vienības vārtiem. Piemetiena punkta mūsu Harijs Vītoniņš, mūsu centrs. Un Lielbritānijas komandas spēlētājs ar 4. numuru, tas ir Tims Cranstons. Lūk, Ripa jau ātri izvirzās mūsu uzbrukuma zonā, savstarpējas saspēles un ābola piespēle. Kam metiens būs vai nebūs? Vītoniņš pie vārtiem, Ripu neuzsver. Cīņā turpinās Latvijas uzbrukuma zonā. Asa, ātra, sasprindzināta spēle. 2-0 Lielbritānijas komandas labā. Lielbritānija uzbrukumā bīstama situācija pie Irmas vārtiem. Metiens! Jā, domāju, ka to neviens negaidīja. Es braucu kopā uz arēnu kopā ar hokejistiem, pirms tam runājot ar treneriem. Nu, viņiem šķita, ka šī spēle būs vieglāka. Es domāju, arī spēlētājiem neviens negaidīja, ka Angļi tā iesāks. Nu, tāpat kā Latvijas komanda pret Poliju. Pagaidām 5 minūtes 15 sekundes spēlēts. Tribīnēs ir liela jautrība. Laukumā ir cīņas sīva. Es pat teiktu nežēlīgi, jo sitiem no aizmugures seko viens otram. Krastīņa spēle, Opulskis, Boldarevško, arī pat kaut centra zonā pie mūsu komandas spēlētājiem. Lūk, Ripa pārtata bīstami, mūsu daudz kļūdās aizsardzībā. Nu, beidzot viss kārtībā mūsu aizsardzības zonā, jāsāk kreisajā pusē uzbrukums. Ripa izspēlēta šeit labajā pusē, tam bija iesiet pāri zonas līnijai. Kam sako izspēle, tam bija piespēle neprecīzi. Angļi pārta Ripu un lūk, Ripa jau mūsu aizsardzības zonā.
Redz, cik sasprindzināta cīņa aiz Irbes vārtiem. Irbe garām vārtiem. Pati uzmanība, labi, ka tā. Tambievs, kas būs tālāk? Centrā ripa, Goldeviškop izspēlē Puļskim, Apoļskis pāri zonas līnijai. Viņš tiek cieši sekts, tas ir tas pats Kelins, par kuriem sacīja. 11. Apuļskim nāca un... Mēs par 21. numuru runājam. Cīņa turpinās un metiet vārtiem! Garām vārtiem Juris Apuļskis, tā kreisā malā, neierasti kreisajā malā. Pēc pirmās spēles treneriem bija pretenzijas pret 4. trīnieku. Mūsu puiši tam bija uz Goldeviško, Apuļskis ir ļoti ātri, bet viņi nervozējas, centās skriet vēl ātrāk un beigās, kas tas ir? Oļegs gan izrādēja arī pretniekam un paši sapinās. Arī tagad treneris Atomanī. Cerā! Būs noraidījums Latvijas komandā, noraidījums. Ar 20. numuru spēlē Andre Malo, viņam 28 gadi. Lūk, atkārtojums. Un šeit sitiens pretiniekam. Lūk, tā Latvijas skaitliskā mazākumā 2-0 Lielbritānijas komandas labā iemetiens pie Irbes vārtiem. Pēc iemetiena arī pa pie Angļiem. Angļi saspēlēs un Malo metiens pa vārtiem. Ļoti spēcīgs raidījums. Malo spēlē Nottingham Panthers komandā. Un ofensīva turpinās. Lūk, atkal Irbes spēlē. Bīstami pat labāk uzlūk Angļi, izmantojot skaitlisko pārsvaru, cenšoties to darīt, arī paveidot pārtvērta. Nu labi, ka tā. Arī pa centra zonā pie Znarokas, Snaroks pāri zonas līnijai, piespēle gaida Kečs, sagaidīs, paskatīsimies. Znaroks lielā tempā aizbrāžas vārtiem garām, arī pa pārtvērta. Un pārsvarā esošie Angļi atkal dodas kārtījā uzbrukumā. Labi, ka tā. Grigorjevs malā cīnās, jo Angļiem bija iespēja izdarīt piespēli un iziet 1-1. Labi, ka partneris neieraudzēja sevi. Kerčs, Znaroks 2-1, ātri jāiet priekšu, Oļegs iet pa kreiso malu. Kerčs laužās piespēli Kerčam. Neizdevās metiens, aizsargs tomēr pielika nulli priekšā. 9. minūte, spēlē mazākumā vēl minūte, rezultāts 0-2 Anglijas komandas labā. Kerčs, labi, lieliski, Znaroks. Tomēr nekā, arī Angļi izmisīgi cīnās. Acīm redzot, viņi necerēja uz panākumu, mūsien nedomāja, ka būs tāda pretspēle. Uzbrukumā jau Hans piespēl partnerim, neprecīzi šeit Beļauskis. Beļauskis atspēlēja Fanduļam, Fanduls viens pats. Un tagad uzbrukums spēlē mazākumā. Iet zonā Beļauskis. Pirmajā spēlē viņa atzīm par maču labāko spēlētāju Latvijas izlases komandas sastāvā. Jā, redzat, kāda aktivitāte mūsu komandā paspēlējot skaitliskā mazākumā. Bija daudz kļūda aizsardzībā, arī kļūda aizsardzībā izspēlkais malā un Angļi kārtējo reizi uzbrukumā, cenšoties izmantot šo skaitlisko pārsākumu. Lūk, bīstama situācija ar vārtiem. Bīstami, ļoti bīstami. Pateicoties daudzām kļūdām un neprecizitātēm mūsu aizsardzības zonā. Ripa labajā laukuma pusē. Saspēlēs par labam Angļi, virzoties priekšu ātri iet mūsu aizsardzības zonā, ļoti ātri tiek pārvarēta centrālā zona. Angļi izmisīgi cīnās mūsu aizsardzības zonā, cenšas ripu pārtakt, neiznāk pretuzbrukums. Latvijas komanda uzbrukumā. Pilnā sastāvā spēlē. Beļavskis spēlē Fanduļam, metiens un labi! 10. minūte, jeb precīzāk 9 minūtes 18 sekundes. Mūsējie tikos kļuva vienāds skatiskais. Vienādā sastāvā spēlēm un Fanduļs šeit vārdsarga kļūda. Neapšaubāmi vārdsarga kļūda. Bet tik un tā rezultāts kļūst 1-2 10. minūtē. 10. minūte, pirmā trešdaļā olimpiskais kvalifikācijas turnīrs Sheffieldas arēna, laukumā Latvija, Lielbritānija. Iemetiens būs laukuma vidusdaļā. Latvija laukumā centra uzbrucējs Harijs Itoļs labā malā, Tomans Jānis un pa kreisi Artis Ābols. Aizsardzībā spēlē šobrīd Matīcins ar Krastiņu, ne ar Kupaku. Ar Kupaku spēles temps ir ļoti ātrs. Laba piespēle, Vītoņš labā malā, kreisā malā, 2-1, piespēle Tomanam, metiens, kāpēc neizdevās metiens? Izspēle bija ļoti laba un tagad ripa jau ir uz vārtiem, tātad spēle ir jāpārtrauc. Jā, Aleksandra Beļavska piespēle Vjačeslavam Fanduļam bija teicama un abi mūsu rezultatīvākie spēlētāji guva pirmos goda vārtus. Tātad Beļavskim tagad 4 punkti šeit turnīrā, 2 vārti, 2 piespēles un Fanduļam 2 vārti un 1 piespēle. Tagad lūk cīņa arī Lielbritānijas aizsardzības zonā. Šķiet, ka mūsu uzbrucēji sāk atšifrēt Lielbritānijas komandas spēli aizsardzībā un ļoti bīstami sāk darboties mūsu komandas spēlētāji.
izejot 2-1 vairāk kārt un izdarot metienus arī no tālākas distances kā nu pat, tā kā Angļiem klājas aizvien grūtāk un grūtāk, bet rezultāts joprojām ir 2-1 Lielbritānijas komandas labā šeit Šefildā. Pirmais periods 11. minūtē. Tieši aiz mums šobrīd atrodas Lauēns, kurš uzmundrina tribīnes, sit mums uz plecu un prasīja, ko mēs redzam. Mēs sakam, ka BBC 5, viņš bija neizprati, nav nekāds BBC 5, ir televīzijas kanāls Olimpija un Latvijas televīzija, kas rāda otro tiešo translāciju no Šefildas turnīra. Šobrīd šeit mūsu komanda ir atgūsies, vairāk Ripa ir mainieks komandas zonā, vāciekšā bija puisis, taču viņš Ripu nesaņēma. Tur Krastīns cīnās ar pretieku aizsargu, pārspēks, Ripa tiek zaudēta un pretuzbrukums. Nē, vienkārši iespēlēta Ripa zonā un Lielbritānijas komanda izdeva spēlētāju maiņu. Ripa aizsistais ar tur ir bez vārtiem bīstama situācija, kā tev reizi, lūk, ko nozīmē pieredze. Jāteic, ka Lielbritānija tiešām sākusi lieliski šo cīņu, pirmkārt un galvenokārt pateicoties savai lielajai starptautisko spēļu pieredzei. Lūk, ko nozīmē angļu kanādiešu hokeja mistrojums. Cīņa tagad turpinās aiz mūsu meistara komandas, mūsu izlases komandas vārtiem un joprojām Ripa kontrolē Angļi, neizložot ārā no zonas. Nu, labi, spēks pret spēku. Ripa tomēr paliek pie Lielbritānijas komandas spēlētājiem bīstama saspēle, kas būs tālāk. Nu, jāsvešas piespies pie apmales vai no Ripa vai spēlētājs. Ripa veidot pie Latvijas valsts izlases, tā spēlēta centra zonā. Angļa ripu Stevens Coopers ar 5. numuru Anglijas komandā. Stevens Coopers arī viens labākais spēlētājiem. Cardiff Devils spēlētājs. Viņam 23. spēle izlasē, 27 gadi un te jau Apuļskis iegāja zonā. Atstāja Ripu partnerim Semeraks, Apuļskis, Semeraks. Nu, kas būs tālāk? Te gaida piespēle Grigorjevs. Sagaidīs vai ne pie zilās līnijas. Ripa paliek Apuļskim jāmet pa vārtiem. Apuļskis iet uz laukumu pretējā pusi izspēlē pret vārtiem un Ripa garām. Bet uzbrukums turpinās. Nē, tagad jau pret uzbrukums, bet 2-2. Grigorjevs. Nu šeit mazliet līnīties mēs pamaisīja mainiekiem. Arturs aptur Ripu, Grigorjevs, abas komandas izdara spēlētāju maiņu. Jā, Cardiff Devils, tā ir tāpat komanda, Lielbritānijas čempions, kura oktobra sākumā spēlēs Rīgā Eiropas čempionību kausa izcīņā, bet tagad atkal uzbruk Angļi. Ar 10. numuru Douglas McKevins, Cardiff Devils. Arī Cardiff Devils. 13. minūte iemetiens Latvijas komandas aizsardzības zonā. Jūs tikko redzējāt skatītājs. Nu, tie bija paši mierīgākie. Tādi nemierīgākie, tāpat kā Rīgas sporta pilī stāvvietās ir aizmugurē un atbalsta diezgan vētraini savu komandu. Alus šeit, protams, pojienu netrūks. Un tagad Ripa ir mūsu aizsargiem Bondarevam. Bondarevs izdara piespēli. Neprecīzā. Angļi. Vispār es negaidīju un arī domāju, Latvijas izlases negaidīja, ka Angļi būs tik ātri pirmās trešdaļas sākumā. Tennessee's Keaton Bucks ar 22. numuru. Cīņa turpinās, 13. minūte. Nu, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka spēles sākums, bet tagad cīņa turpinās ar sekojušu metienu pa Lielbritānijas komandas vārtiem. Beļavs kāds spēle atpakaļ savam partnerim Bondarevam. Bondarevs spēlē pret vārtiem un Ripa te pārtverta. Es domāju, ka jūs būsiet viensprāts ar mums, ka spēles sākums bija patiešām negaidīts, kā mūsu spēlētājiem, tā arī ikvienam no mums. Angļi uzbruka brāzmaini, daudzveidīgi un guva 2 vārtus. Pēc tam mūsu izlase sāka uztaustīt savu spēli. Klausies, man šķiet, ka būs noraidījums par to, ka Latvijas komandai 6 laukumā spēlētāji. Un šeit ir kļūda. Grigorjevs izlaiž laukumā. Ja viņš nebūtu pieskāries Ripai, viss būtu ok, viss kārtībā. Bet viņš pieskārās Ripai, tiesnesis to pamanīja un 2 minūšu sods, diemžēl, Latvijas komandai. Es domāju, ka šī labā noskaņa, kas turpinās pēc pirmo vārtu gūšanas, pavadīs mūsu spēlētājus arī cīnoties skaitliskā mazākumā. Nu, paskatīsimies, bet tagad iemetiens pie Artūra Irbes vārtiem. Un spēlē mazākumā. Interesanti, kurš spēlētājs. Nu, šādās situācijās treneris parāda, kuram ir jāiet. Drīkst iet, respektīvi, ir jādodās uz šo sodīto spēlētāju soliņu. Tam spēlētājiem, kurš tajā brīdī ir bijis laukumā, un mūsu treneri Helmuts Balderis un Mikāls Kašnovs uzskata, ka 2 minūtes jāatceļ. Tas ir laikā Boldaveško. Jā, par Helmutu Balderi, tad viņš šodien tikās ar Peteru Štasniju, ar vienu no pazīstamākajiem Slovākijas komandas spēlētājiem. Viņš pirmkārt paprasīs, kur atrodas tāda Latvija, un sacīs, ka viņš ar nepacietību gaida spēli, kas notiks šeit rītnakt šeit sporta hallē. Cīņā turpinās joprojām Lielbritānijas skaitliskā vairākumā.
Atgriežties savā aizsardzības zonā. Angļu valsts vienības spēlētāji uzņem tempu, virzās uz priekšu. Un tagad aizmetiens aiz Īrbes vārtiem. Lūk, cik izmisīga cīņa mūsu zonā. Arī patkal centrā jābūt ļoti uzmanīgiem savā aizsardzības zonā Matīcins. Matīcins izspēlē uz priekšu. Angļi atkal kontroli ripu. Joprojām skaitliskais vairākums Lielbritānijas komandā. Atspēlē atpakaļ savā aizsardzības zonā. Un te uz priekšu Kūpers. Kas būs tālāk? Kūpers izspēlē centrā savam partnerim. Saspēle un Angļi bīstam ienākuši Artura Īrbes zonā. Tur Ferāla Makvīna saspēlējās, bet tagad ripa ir ārā. Jāspēlē mazākumā vēl minūte un 5 sekundes. Angļi joprojām uzbrukumā. Šeit labi Matīcins nospēlē. Taktiski pareizi spēlētoja spēku paņēmienu. Ripa vidējā zonā. Mums ir sastāv maiņa. Laukumā atkal Kerčs, Kupaks, Znaroks un Matīcins. Lielbritānijai trešais sastāvs. Labākais piecinieks šobrīd neko neizdarīja. Ripa ir Latvijas komandai Znaroks. Labi. 44 sekundes jāspēlē mazākumā, piespēl Kerčam, izdara metienu, ne, Kerčs apēdīs pētnieks, zaudēja ātrumu un arī ripu. Pat labam Lielbritānijai Stevens Kūpers aizsardzībā un Maikls Konors, 5. un 3. numurs. Cīņā turpinās, joprojām Latvijā esot skaitliskā mazākumā. Spēle centra zonā. Znaroks enerģiski darbojas, ripu tomēr noņemta. Angļi uzlūk kārtējo reizi Latvijas komandas vārtiem. Labi, ka tā. Atkal Ferā. Šķiet, Gunār, viens no aktīvākajiem spēlētājiem. 11. numurs Ferā šodien, pagaidām. Jā, tā varētu būt. Viņam 29 gadi, 10. spēle izlases komandā Rišards Fernā. Atkal Īrbes spēlē. Daudz darba mūsu komandas vārtu sargam. Negaidīti daudz darba ar 5. numuru Kūpers. Kārtība Devils. Latvija spēlē pilnā sastāvā. 15 minūtes 21 sekundes. Zaudējuma rezultāts 1-2. Angļiem ir zonā. Bondarevs, Krastīņš. Un kļūda, nē. Kas tas? Neviens to nesaprata. Mūsu aizsargu un vārdsargs šeit Panduļs piespēlē savam partnerim. Krastīņš iet zonā, atstās ripu Beļavskim. Jā, partneri. Krastīņš, viņš ir aizsargs. Izdarīs piespēli. Pašam jāatspēlē. Lielisks piespēle. Panduļs kārtējo reizi metiens. Labi, Lukās Krastīņš iekļāvās uzbrukumā. Protams, nedrīkst aizrauties uzbrukumā, bet šoreiz viss bija kārtībā. Luka ripa tiek spēlēta, es gribēju teikt, pāri visām zonām. Tā arī ir ripa aiz Īrbes vārtiem un jāizpild iemetiens. Tūlīt sekos iemetiens Lielbritānijas zonā. 17. minūte nolikā sākusies pirmais periods. Lielbritānija Latvija 2-1 Angļu hokeistu labā. Iemetiens pie Lielbritānijas komandas vārtiem, pie Martina Makai komandas vārtiem. Iemetienā uzvar Angļi savā aizsardzības zonā un cenšas izdabūt ripu ārā no zonas likums sakarīgi. Paskatīsimies, kā tas viņiem izdosies. Sākas uzbrukums ātri pāri centram, te ripa pārtvērta. Beļavskis, Fanduļs un metiens momentāli. Labs, teicams raidījums, vēlreiz atkārtots metiens pa pretinieku komandas vārtiem. Aigars Ciprus tas bija un tikko saņēma sitienu, atklātu sitienu. Tiesnes, diemžēl to neredzēja. Pastīsimies, būs atkārtojums, es nebūs. Pēc metiena Angļu aizsargs ar nūju iesita mūsu spēlētājiem. Aigars Ciprus tur guļ. Jā, Džonsons, lūk, pastīsimies vēlreiz atkārtojumu. Tas bija pirmais metiens. Vārdsargs acis lūk šeit. Aigars iet cīņā. Un tālāk ar elkonu tāds sitiens pa kaklu. Pēc pirmās trešdaļas beigām palikušas 2 minūtes un 50 sekundes. Ripa Latvijas komandas zonā pagaidām zaudējuma rezultātu 1-2. Angļiem laukumā pirmais piecinieks, mums arī. Tagad Abols, Vītoliņš. Tas ir nomināli pirmais piecinieks. Pagaidām labāk spēli rāda Beļavskis, Semerjaks un Panduļs. Iziesim no zonas. Lēni, pārāk lēni iziem no zonas. Angļu komanda neļauj to darīt. Atspēle atpakaļ. Abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Kupaks, Vītoliņš un ripa šķiet zaudēta. Ripa pie Anglijas valsts vienības spēlētājiem viņu aizsardzības zonā. Cīņa turpinās. Tagad temps nedaudz pazudis un lūk tālmetiens pa Lielbritānijas komandas vārtiem. Ripa spēlēta. Znaroks cenšas to noņemt. Neiznāk ripa pie Grigorjeva centra zonā. Kerčs, Grigorjevs savā aizsardzības zonā. Kas būs tālāk? Uzbrukums centrā. Ripa izspēlēta un tagad uz priekšu. Nē, Semerjaks tas ir. Semerjaks tas spēlē Semerjaks bīstama situācija. Un labi viņa metiens pa vārtiem. Ripa pārtvērta un Angļi uzbrukumā.
Lūk, cik bīstami. Makvīns! Ielaužas mūsu aizsardzības zonā. Norēdījuma nav. Labi, ka tā. Kerčs. Pretuzbrukums. Kerčs aizmet uz vārtiem. Znaroks tos pēc ripas. Angļu komandas aizsargs Konors. Pametienu nebūs, tāpēc, ka viņam ripa ir jāuztver. Pārāk lēni tā slīdēja. Iemetiem, protams, nav. Un Rodrigo atstāja ripa Grigorjevam. Pirmās trešdaļas priekšpēdējā minūte. Jā, un spēlējam ar 3 pāriem. Nu, kāda kļūda atkal stāvās priekšā. Patriks Skots, Milton Keynes Kings. Jā, neizmantoja tādu dāvanu. Ripa neatstāja zonu. Jāspēlē vēl ir minūte 5 sekundes. Znaroks. Gaida partneris, jo pārējie izdara nomaiņu. Un Beļovskis iet zonā. Apēc. 1-3. Ripa Znarokam metiens. Neizdodas. Ripa no vārtiem Fanduļs. Aizsargāja tiesā Bondarevam. Neizdodas piespēlēt, jo tur aizsargi neļauj to izdarīt. Pirmās trešdaļas pēdējā minūte. 2-1 Anglijas valsts vienības labā. Beļovska piespēle. Beļovskis lieliski darbojas. Jā, skaisti apspēlē savus sēdējus. Met arī pats krastiem. Pēc tam pats Beļovskis virzās priekš. Metiens! Pusminūti jāspēlē. Šobrīd Latvijai pārsvars, teritoriāls pārsvars iniciatīva ir un Angļi izmisīgi raida arī pār no zonas un arī izdara spēlētāju nomaiņu. Mums ir paliek tajā pašā sastāvā. Bondareva aizsardzībā. Krastiņš saņem piespēli. Angļi cenšas pārspēt ripu Ciprus. Ciprus izspēlē savam partneriem centra zonā. Šeit piespēli gaida Beļovskis labajā pusītē. Izspēlē atpakaļ Ciprusam. Neiznāk šoreiz tā spēle, bet joprojām Latvijas komandas spēlētāji zonā un Rīksīņas pēdējās minūtes pirmajā periodā. Pēdējās 3 sekundes un pirmajā trešdaļā periodā 2-1 Lielbritānijas komandas labā. Pēc pārtraukuma reportāžu turpināsim. Televīzijas kanāls Olimpija un Latvijas televīzija turpina translāciju no Šefildas, kur turpinās sacensības starp Latvijas un Lielbritānijas komandām. Tūlīt sāksies cīņas otrā trešdaļa, rezultāts 2-1 Lielbritānijas komandas labā. Jā, kā tad tas notika, ka pēc pirmās trešdaļas esam zaudētāji? Diezgan negaidīt jau spēles sākumā 40. sekundē Bidners guva pirmos vārtus. Tas bija tāds augstas dušas, tāds maza piešpricīta. Viens nedomāja, ka pēc dažām minūtēm Skots rezultātu palielinās uz 2-0. Un tikai kad 10. minūtē pēc Beļovska piespēles Fanduļs rezultātu starpību samazinājās, rezultāts 1-2, mums palika mazliet vieglāk. Nu, godīgi sakot, jāteic, ka tiešām spēles pirmajā sākumā mainieki dominē laukumā. Viņi pārsteidza mūsējos ar ļoti ātru un galvenais vai precīzu spēli. Jo ne jau skriešanā ir galvenais, kurš kuru pārskries. Bet šī pārdomātā, precīzā spēle, acīm redzot, bija negaidīta gan mūsu spēlētājiem, gan mūsu treneriem. Un tomēr skriet visu laiku nav iespējams. Un jau, manuprāt, trešdaļas beigās Lielbritānijas komanda, kā paši hokejisti saka, nosēdās. Un līdz ar to iniciatīvu pārņēma Latvijas vienība un vairāk bīstam uzbrukumu izdevās trīniekam, kurā spēlēja Beļovskis, Znaroks. Arī otram trīniekam, kurā ir Vītoliņš, Ābols un Tomans. Jā, patiesi nometāt Angļus ar cepuriem ir pagrūti. Galu galā, lai gan Anglija ir futbola dzimtene, bet ne tikai arī hokejs radies šeit Anglijā 16. un 17. gadsimtā un vēlāk pārceļojas pāri okeānam. Jo pirmā spēle Britu salās notikusi 1894. gadā, tātad turpmāk pirms 100 gadiem. Bet tieši pirms 90 gadiem Londonā tika uzcelts pirmais mākslīgā ledus laukums Eiropā. Lūk, kā skatītājs sveic savus mīļuļus šeit Šefildā. No rezultāts turklāt ir viņu labā 2-1. Ja par sacensībām starp Anglijas un Latvijas valsts vienībām, tad šī nav pirmā reize, kad tiekas abu valstu spēlētāji. 32. gads Eiropas čempionāts. 5-2 Anglijas komandas labā. 35. gads pasaules un Eiropas čempionāts 5-1 Lielbritānijas hokejistu labā. Un 37. gads pasaules un Eiropas čempionāts 5-1 atkal Lielbritānijas komandas labā. Tātad 4. abu valstu hokejistu tikšanās. Un kamēr komandas gatavojas iziet laukumā, jūs redzat, kā mājnieks veids savējos, var pateikt tādu faktu, un tas, protams, nav nekāds amizants, tā ir traģēdija tieši šeit, kur mēs šobrīd sēžam arēnā, Šefildas arēnā.
otrā pasaules kara laikā vācieši izdarīja visnežēlīgāko uzlidojumu Anglijai, un faktiski šeit bija tāds dzīvojamais rajons, kurš tika pilnīgi iznīcināts, un gadus 20 šeit nekā nebija, un pēc tam tika nolemts, ka Šefieldā jāceļ šeit stadions, arēna, un tagad šis ir tāds sportisks rajons. Diemžēl arī tāda ir vēsture. Nu, turpinot vēl par hokeju, galu galā 1910. gadā Šveicē notika pirmais Eiropas čempionāts, kurā Anglijas hokejisti guva uzvaru. Arī 36. gadā, 37., 38. gadā Angļi bija Eiropas čempioni. Turklāt 36. gads ir Lielbritānijas hokeja zelta gads. Tad viņi guva uzvaru 4. olimpiskajā turnīrā, 10. pasaules čempionātā un 21. Eiropas meistarstacīkstēs. Cīņas sākas, tātad otrais periods, 2-1 Lielbritānijas valsts vienības labā. Latvijas komandas vārds, kuras, protams, aizstāv Artūrs Irbi, ir pa labi otrajā trešdaļā, Lielbritānijas pa kreisi. Domāju, ka šī trešdaļa paies nedaudz mierīgāk, jo tik tiešām hokejs nav joņošana, un varbūt tad arī izpaudīsies mūsējo pirmām kārtām taktiskais pārsvars un arī tehniskais, bet skatīsimies, jo protams, pašaizliedzīgi spēlējot, turklāt ņemsim vērā to, ka Lielbritānija nav kur atkāpties. Ja zaudēts punkts, līdz ar to zaudēts cerības uz Lillehammeru un Ferrā, atkal Ferrā, kur mēs daudz runājam, bet tur jau bija partneris, izdarīja metienu, tas bija Konvejs, izdarīja plaitiem vārtiem, bet Artūrs to viegli atvairīja. Ripa, atkal Ferrā un pareizi līnīties, es pamanīju to, ka kreisajā malā spēlētājs iegāja ātrāk zonā. Laukumā Fanduļa piecnieks un cīņa turpinās ar iemetienu centra zonā, kur Skots regulē savus spēlētājus, aizmetot Ripu aiz Irbes vārtiem. Lūk, piespēle un distama situācija veidojas momentāli pie mūsu komandas vārtiem. Spēks un atkal ātrums, tāpat kā spēles pirmajā periodā. Rezultāts nav mainījies. 2-1, tāds ir pirmās trešdaļas rezultāts. Angļi atgriežas aizsardzībā, Fanduls izrāvies, savstarpēji saspēles Angļiem. Angļi cenšas veidot jaunu uzbrukumu. Bondarevs jau teica, ka spēlējam ar 3 aizsargu pāriem un faktiski arī ar 3 uzbrucēju trīniekiem, jo tikpat kā laukumā nav 4. mājiņā puisis, kas tam bija Boldaveši, ka nu šeit treneriem acīm redzam taisnību, jo jaunie puiši pagaidām neko nevar parādīt. Beļauskis šobrīd šīs dienas spēlē labi cīnās, Beļauskis ar Fanduļu. Mazliet viņi iztīto šīs mājas Aigars Ciprus, toties viņš vairāk spēlē aizsardzību, un tagad būs norādījums. Uz 2 minūtēm tiks norādīts Latvijas izlases spēlētājs. Viens metiens, nu cik man ļaut mest? Nav! Vai tiešām Ripa vārtos? Spriežot pēc vārtu tiesneša signāla, Ripa ir bijusi vārtos, un otrās trešdaļas 2. minūtē rezultāts kļūst 3-1 Lielbritānijas komandas labā. Diemžēl. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. Nu, tagad, kur ir Ripa? Stānos? Jā, tur, nu, es neteiktu, varbūt no šīs pozīcijas. Tā, Artūrs, Ripa slīd. Jā, Ripa ir vārtos, neapšaubāmi. Neapšaubāmi, viss ir pareizi pēc spēles noteikumiem. Lūk, Konors! Guvis šo panākumu. Maikls Konors, 12. spēle izlasē. Viņš ir viens no veterāniem šai komandā, 32 gadi viņam, un viņš veic aizsarga funkcijas, kā redzat, ne tikai aizsarga funkcijas vien. 3-1 Lielbritānijas komandas labā, arī otrās trešdaļas sākums nav veiksmīgs Latvijas valsts vienībai. Cīņa turpinās Irbes aizsardzības zonā. Ar Ripu mūsu komandas spēlētāji, lūk, izspēles centrā Vitoļiņš. Vitoļiņš piespēl gaida Abols un vārti! Artis Abols pēc Harija Vitoļiņa piespēles. Trešā minūte rezultāts kļūst 2-3, 2-1 klasiska kombinācija, piespēle precīzi, metiens momentāls. Nu, ļoti labi piespēle, ļoti laba piespēle, ļoti labs metiens. 2-3, labi, ka tā. Tātad Artis Abols 3-2, viņš viens no jaunākiem spēlētājiem komandā, 20 gadi. Tagad 14 vārti spēlējot komandā, 23 punkti summā. Jā, bet ir norādījums, neuztraucieties, ne tikai Čudīnovs sēž uz 2 minūtēm, arī Lielbritānijas komandas spēlētājs. Lūk, šī epizode Čudīnovs tur, pasīsimies, kas tur notiek. Tātad cīņa pie apmalis. Un
Čudīnos atbild, protams, tas ir pārkāpums, neapšaubām, un arī Lielbritānijas komandas spēlētājs dara to pašu, tā kā abi divi godām nopelnījuši, jeb negodām nopelnījuši 2 minūtes. Tātad appusējs pārkāpums, Latvija noraidīts Čudīnos, bet cīņa šeit sportā pilī turpinās. Arī pa mūsu komandas spēlētāji, lūk, izspēle centra zonā, ātri Laviņš pārvar centru, bet tur pat tiek zaudēta. Angļi pat labam savā aizsardzības zonā, komandas skaitliskā mazākumā. Arī pas mūsu komandas spēlētāji Grigorjevs. Grigorjevs spēlē partnerim. Visai neprecīzi darbojas mūsu komandas spēlētāji. Angļi iet zonā, kas būs tālāk? Grigorjevs piespēle Semerjakam. Semerjaks iet zonā, atstāja ripu Grigorjevam, pa labi Kerčs saņem ripu. Jā, metiens! Labs metiens, labi spēlē arī Vārtsargs. 4. minūte, rezultāts 3-2. Starp citu, pasīsimies, tagad ripa ir mūsējiem pēc tam, kad Lielbritānijas komanda zaudēja Japāņiem. Daudziem šķita, ka atlicis tiešām viens mačs Latvija, Slovākija, un tad, kad šodien Slovākija zaudēja punktu pret poļiem, iznāk, ka mūsējiem būtu pieticis Kerčs. Fantastika! Kerčs sapina aizsargu un Vārtsargs vispār nemanīja to brīdi, kad Kerčs izdarīs metienu. Es nezinu, daudziem var patīt Krievijas komanda vai nepatīk agrāko laiku, bet kā spēlēja Harlamovs, patika visiem, un tieši Harlamovas stilā Kerčs guva vārtus. 3 kustības, māju kustības, metiens zem aizsarga, Vārtsargs negrēdz ripu, un rezultāts, beidzot rezultāts, kad uz tabloja 3 minūtes, 33 sekundes, rāda 3-3, 5 trīnieki. Jā, tie ir Kerča otrie vārti šeit turnīrā, un 3 punkti, tā kā Kerčs palielina savu punktu bagāžu līdz 37 spēlējot izlasē. Cīņa turpinās. Kazin, varbūt Aleksandru Kerču, drīz redzēsim Edmontonas Oilers komandā vai kādā citā vienībā, un drīz uz Amerikas Savienotajām valstīm izbrauks arī Harijs Vītonis līdz pēc šī turnīra, bet tagad jāspēlē un vēlreiz jāspēlē. 3-3 Sheffieldā, Anglijā un Latvijā. Beļauskis, vai neredzēja, ka Bondarevs ir blakus, bet labi spēlē Beļauskis Pandus. Tiešām šī saikne ir pagaidām neapšaubām labākā Latvijas izlasē. Bondarevs priekšā. Un Krasiņš, nelaiž pretinieku, ripa vidējā zonā Arts Sabols cīnās, tur Čudīnos. Jā, tagad abas komandas spēlē pilnā sastāvā. Nu šķiet, beidzot varam uzelpot, 3-3, viss sākas no gala un no jauna. Un man liekas tik tiešām, ka Lielbritānijas komanda šādu tempu ilgi izturēt nevar. Tikai jāspēlē ir precīzi pirmām kārtām jau vidējā zonā, lai Anglijas komandai nebūtu izdevības iziet pretuzbrukumos. Patiešām, un nedrīkstam zaudēt tempu, jo temps šeit cīņā pret Lielbritāniju ir un paliek mūsu sabiedrotais. Vitoļiņa maiņa laukumā, iemetiens pie pretinieku komandas vārtiem. Jāuzvar iemetienā. Aizsardzībā spēlē Kupaks ar Maticinu. Cīņā turpinās atspēle atpakaļ un piespēle Kupakam, metis no vārtiem. Aizsargs izmaisa metienu un pretuzbrukums Angļi vienatnē dod uzbrukumā, un šis metiens nav katrā ziņā bīstams. Maticins atspēlē partnerim un sākums no mūsu aizsardzības zonas. Lūk, cik aktīvi darbojas Angļi vai cenšas darboties aktīvi. Savstarpēji saspēle bīstama situācija. Metienu nav pagaidām. Piespēle neprecīza pret vārtiem. Ripa centra zonā. Ābols piespēle laukuma pretējā pusē. Tagad tāda lēna pozicionās uzbrukums Kupaks. Tagad būs spēlētāja maiņa. Spēlētāja maiņa būs. Neizdodas, tāpēc ka Angļi pārspēja ripu iet zonā. Matīcins. Un tikai tagad maina sastāvu abas komandas. Kupaks. Tomans. Nav ātrumu, tāpēc seko atspēle atpakaļ. Pilnīgi pareizi. Matīcins. Viņam atņem ripu, laukums turi, bet vārds priekšā ir Anglijas komandas spēlētājs. Šeit Kupaks neļāva izdarīt piespēli, malacis. Un tālāk. Nav norādījumu, nekādu norādījumu, tad virāžā vienkārši pretinieks spēlētājs nokrita. Un Matīcins turpina cīņu, Ābols laukums turī. Ripu jau vidējā zonā gaida Semerjaks, nesagaidīja. Un tagad iemetiens būs Latvijas komandas zonā. Angļu galvenais treneris Aleks Dempīrs, jūs redzējāt viņa palīgi Pīters Džonsons un Bobs Korols. Cīņa turpinās kreisajā laukuma pusē. Ripas Anglijas komandas spēlētāji, kuri cenšas atbrīvot savu zonu no ripas, neiznāk uzbrukums un bīstama Latvijas komandas spēlē ieslēdot aizsargus. Ripa atkal atgriezt mūsu aizsardzības zonā Čudinovam. Čudinovs spēlē centrā un stop. Aizmugurs situācija.
6 minūtes, 30 sekundes, rezultāts 3-3, spēles temps krities. Tikko iemetiens bija, un Čudīnos jau ar ripu Krastīņš. Krastīņš atspēlēja partnerim, Bondarevam. Jā, pilnīgi uz 3 pieciniekiem pārgājusi Latvijas komanda. Tur es pat skatos, mūsu 4. trīnieks noņēmuši maskas pat nost. Aizslēgt cepures. Pozicionāla spēle, grūti apspēlēt pretinieku. Ātrums ir Latvijas komandas sabiedrotais. Nu, un Lieptānijas komanda šodien vienkāršā situācijā raida ripu pāris zonām. 3-3, bet man liekas, lēnītiņām mūsu komanda pārņem iniciatīvu. Ja par Angļu galveno treneri, kurš trenē dažus gadus tikai šo komandu, tad mans televīzijas, Sheffield televīzijas kolēģis Martins, pat kā sacīja, jauns treneris, jaunas komandas komplektēšanas metodas, jauna taktika un arī panākumi. Lūk tā, pirmkārt jau uzvara B grupā un iekļūšana A grupā pēc 31 gada pārtraukuma. Tagad iemetiens pie Lielbritānijas komandas vārtiem. Pārdojas atspēlē arī atpakaļ Ciprusam. Ciprus paklūp. Un kas būs tālāk? Arī pa centra zonā, jāsāk no centra. Angļi par labā aizsardzībā. Enerģiski spēlē mūsu komandas spēlētāji. Vārti! 8. minūte, beidzot Latvija ir vadībā. 8. minūte, 4-3. Kārlis Krastīņš gūst tik vajadzīgus vārtus, un pie tam laba piespēle. Lūk, no aizvārtes metiens ripa vārtos. Latvija vadībā. Kārlis Krastīņš, viens no jaunākajiem mūsu komandas hokejistiem, tie ir viņa 3. vārti spēlējot izlases komandā vispār. 10 punktu viņa kontā esot Latvijas valsts izlasē. Tas ir ļoti patīkami, pirmo reizi izvirzāmies vadībā un jācer, ka pavisam drīz jau nāks arī lūzums šīs cīņas gaitā. Loģiski tā vajadzētu būt. Lūk, kārtējs rokas ābols enerģiski metas ar ripu zonā un tagad jānāk atpakaļ. Atpakaļ, ātri negaidot. Matīcina piespēle, kam, kāpēc, bīstama situācija izveidojas mūsu zonā, metiens vārti! 10. numurs Angļu komandas spēlētājs Douglas Makīrens iemet arī 4. ripu mūsu komandas vārtos. Viņš ir kārtības Devil komandas spēlētājs, 30 gadīgs hokejists, starp citu par labāko atzīst spēlē ar Poliju. Apsēties. Nu, šķiet šī situācijā Matīcins patraucēja. Apsēties. Pēdējā brīdī viņš atrāvās nost un Artūrs nebija gatavs. Redziet, pirmā reakcija, Artūrs skatās uz aizsargu, un pēc tam, kad epizode bija beigusies, es redzēju, ka Artūrs piesadzēja klāts Matīcinam. Šā vai tā rezultāts ir 4-4. Diemžēl jāteic, mūsu vārdsargs šodien spēlē, ne tā kā parasti. Jā, bet šādas dāvanas Angļu lauvām pasniegt nedrīkst. Protams, 4-4, ļoti daudz vārti. Tikai 8. minūte 2. trešdaļā, un jau 8 reizes ripa ir bijusi vārtos. Tas ir daudz. Atgādināsim, kā ar šādu rezultātu beidzās iepriekšā spēle starp Poliju un Slovākiju. 4-4. Arī tas bija pārsteigums. Arī šis rezultāts šobrīd ir pārsteigums šeit Sheffieldas sporta arenā. Iemetiens laukuma centrā. Grigorjevs aizsardzībā Čudīno uzbrukumā. Tagad beidzot redzam Apuļski ar partneriem Baldaveško un Tabijevs. Atspēle Čudīnovam, metiens pa vārtiem, neprecīzi. Pārāk ilgi gaidīja metienu Angļu uzbrukumā. Atspēle tur. Un tālāk neizdevās. Kope. Apuļskis. Čudīnovs. Zonā jau ieejam diezgan labi. Un tālāk auguma pārsvars ir Anglijas komandas aizsargi. Viņi diezgan viegli atspēlē ripu partneriem. Tur Morisons izdarīja piespēli un Čudīnovs izdarām sastāv maiņu. Tieši tāpēc Čudīnovs pietur ripu, ka laukumā nāk jau citi spēlētāji. Jā, patiešām tā tas ir. Ignatovičs parādījies laukumā. Un spēle turpinās 9. minūte, 2. periods, rezultāts 4-4 un 2 minūšu sots. Tātad spēlējām skaitliskajā mazākumā, 2. trešdaļas 9. minūte, rezultāts 4-4 norādīts Sergejs Čudīnovs. Šodien nebūtu ne pirmo reizi. Vispār mūsu komandā visvairāk sodu minūtes ir Harijam Vītoliņam 9. Par to, ka viņš iepriekš saņēma 5 minūšu sodu, bet kad būs mierīgāks brīdis, pastāstīšu, ko par to domāja tiesneši. Tagad ir jāiztur spēlējot 4. mazākumā.
Angļiem, protams, pirmais piecinieks laukumā, Konvejs, kurš šodien gūs panākumu. Pagaidām viņi lēnām iesāk uzbrukumu. Un redziet, labi, ka tā Bondarevs. Varbūt vajadzēja pieturēt ripu aizsargam, to arī treneri rāda, atspēlēt vajadzēja atpakaļ. Minūte, 10 sekundes, mazākumā jāspēlē minūte 10. Pagaidām Angļiem nekas neizdodas, tomēr ripa ir mūsu zonā un vārds priekšā Ferā. Divreiz izdara metiens, lai arī vājas, bet tomēr divreiz vārds priekšā viņš bija pilnīgi viens. Tātad ne pirmā kļūda. Jā, šobrīd saskaņotības starp mūsu vārdsargu un aizsargiem dažu brīdi itin stipri klibo. Lūk arī atkārtots metiens pie mūsu komandas vārtiem. Joprojām skaitliskais pārsvars Lielbritānijas komandai, rezultāts 4-4. Nu, izdodas ripu izsist ārā no zonas pārsistoto pār laukumam, bet ripu kontrolē Lielbritānijas valsts vienības spēlētāji. Lūk, strauši uzbrukums un bīstama situācija veidojas pār vienības vārtiem. Labi, ka neiznāk metiens pretinieku vienības spēlētājām. Tas ir Tonis Hands un ripa centrā jau pie Kupaka. Kupaks labi iet zonā, turpat blakus Ābols. Ripa pie Lielbritānijas komandas spēlētājiem. Soda laiks tojas, beigām vēl 5 sekundes, un tad Čudīnovs atgriezīsies laukumā. Angļi neko īpaši nespēja izdarīt šajās divās soda laika minūtēs. Labi, viņš pārtver ripu, izspēl uz priekšu, un Latvija spēlē pilnā sastāvā. Tas notiek 2.3.11. minūtē. Turpinās Anglijas komandas uzbrukums. Tur Grigorjevs apstādīja pretspēlētāju. Jau Laviņš piespēlē Ciprusam. Ciprus tālāk pārduļām pa labu. Beļauskis. Beļauskis saņem piespēli un uzbrukums turpinās. Grigorjevs, mūsu komandas kapteinis, piespēlē tur Ciprusam, bet divi pretspēlētāji bija Anglijas komandas aizsargiem. Neļaizīt metienu, Beļauskis kļūdījās. Ripa atsitās uz kantīti un aizvedoja pāri vārtiem. Krietni vien pāri vārtiem. Ciprus, Beļauskis, Anglijas turēja un 1-1. Laviņš tur pēc pretinieku spēlētāju. Ripa lido garām vārtiem. Metienu izdarīja Anglijas komandas spēlētājs Patriks Skots, kurš ir guvis vārtus šodien. Atkal metiens garām vārtiem. Diezgan bīstam. Un atkal viens mūsu aizsargs Laviņš. Kur tad ir Grigorjevs? Grigorjevs ir vārtu, nevis vārtu priekšā, bet laukuma stūrī. Taktiska kļūda. Un ne jau pirmā reize šī spēlē. 12. minūte, otrā trešdaļa. Brāzmains temps aiz muguras stāvoklis. Jā, lūk, ko dara kanādieši Lielbritānijas komandā. Starp citu, te pašā slavenajā 36. gadā arī spēlē gandrīz tikai kanādieši, atskaitot Erhardu un Džonu Aharnu, vēlāko Startautiskās hokeja līgas prezidentu. Izšķirošā spēlē Anglija toreiz veic Kanādu rezultātu 2-1. Bet tagad 4-4 Latvija, Lielbritānija šeit Šefildas sporta hallē. Bīstams uzbrukums pa centru. Labi, ka tā arī pa centra zonā. To atkal kontrolē Lielbritānijas komandas spēlētāji. Lūk, arī pa centrā neprecīzi piespēles Krastiņš. Tālāk, kas tur? Tālāk Ignatovičs. Arī pa centrā Krastiņam. Krastiņš, Apuļskis. Centrā kavējamies pārāk ilgi un laukuma pretējā pusē izspēl Baldereško. Baldereško maķenīt nokavē. Anglijas vienības vārdsvīrs, aizsargi. Kas būs tālāk? Rit 13. minūte. Rezultāts nomainies 4-4 šeit Šefildā. Jā, Ignatovičs jau trešo reizi laukumā iznāk Tambijeva vietā. Tātad 4. maiņā Tambijeva pagaidām nomaina Ignatovičs. Nu, tas neko nav uzbrukumā devis, bet arī aizsardzībā šī maiņa šobrīd nezaudē. 4-4, 13. minūte. Jā, tagad ir pārtraukums mazliet par Hariju Vītoliņu norādījumu. Jā, tie, kas skatījās pirmo spēli, atcerās, ka Vītoliņš tika norādīts ar Polijas komandas spēlētāju uz 5 minūtēm. Nu, šeit tiesnešu kolēģijā izskata katru maču un tiesneši savu aizrādījumu par pārāk bargu sodu. Jo nākamajā spēlē, kur tiesāja Krievs Bokarevs, kurš starp citu jau ir 2 pasaules čempionātus tiesājis un labi tiesāja, viņš vēl lielāku kautiņu sodīja abas spēlētājs 2 reizes pēc 2 minūtēm. Un paskaidrošu, kāda ir starpība. Ne jau 5 vai 4 minūtes. Starpība ir tā, ja spēlētājs saņem 2 reizes 5 minūtes, viņš tiek diskvalificēts uz nākamo spēli. Bet pa 2 minūtēm kaut vai visu maču laiku sēda. Bet tikmēr uzbrūk Znaroks. Šī iebilde bija svarīga tāpēc, ka Vītoliņš nevar spēlēt agresīvi, jo nedodievs aizskar pretinieku. Būs asinis, būs arī noraidījums uz 5 minūtēm un diskvalifikācija. Tieši tāpēc šajā maiņā Harijs šodien nav tik agresīvs kā pirmajā dienā. Un šeit Kerčs rādīja ripu garām vārtiem. Nu, jācer, ka šovakar nebūs ne asiņu, ne lielo sodu, bet cīņā turpinās ļoti sasprindināta spēle, par ko liecina arī negaidītais rezultāts 4-4.
Lūk, Ripa pārsvarta un Angļi cenšas veidot uzbrukumu, atbrīvojušies no mūsu sedzējiem savā aizsardzības zonā. Konors, jā, Maikls Konors. Aizsargs, kurš iemet vārds. Viņam 32 gadi, tātad viens no vecākiem spēlētājiem Anglijas komandā. Lūk, Angļi gribēja sacīt kļūdās nekā Ripa izspēlēt uz priekšu. Angļi uzbrukuma visai situācijā ar Ripas vārtiem metiens un lieliski nospēlējot no vārtiem mūsu komandas vārtusargs Artūrs Irbe. Jā, bet atkal kļūdījās mūsu aizsargs. Tas jau kuro reizi. Cīņā turpinās Grigorjevs, mūsu aizsargs ar Ripu savā zonā izspēl uz priekšu. Semeraks. Tālāk zonā piespēle nav, kas seko Ripai. Angļi atgriežas savā aizsardzības zonā. Ar 9. numuru Antonijs Hents. 26 gadi viņam. Viens no pieredzes bagātajiem hokejistiem Anglijas valsts vienībā. Atkal esam spiesti nākt atpakaļ savā zonā. Tā Ripa izspēlēt uz priekšu. Abols. Laukuma pretējā pusē Tomans. Kas būs tālāk? Abols gaida piespēle, nekas neiznāk. Tur spēks un vēlreiz spēks. Beidzot, Ripa pret vārtiem visā situācija un... Tieši virs pa vārtiem. Vītoliņš. Skots ar Vītoliņu cīnās laukuma stūrī. Ripa ir mūsējiem. Tomans vārds priekšā Abols bija viens, bet Angļi bloķēja šo piespēli. Un būs noraidījums. Uz 2 minūtēm tiek noraidīts. Jā, noraidījums tātad 2 minūtes Lielbritānijai. Un tātad Latvijai būs skaitliskais pārsvars. Rezultāts 4-4. Nu jācer, ka pretinieka komandas vārtu sargam Martinam Makejam būs darba gana. Jā, ja par vārtsargiem, man nāk prātā kāds fakts par aizsargu maskām, tad 36. gadā. Tas bija tas gads, kad Japāņu vārtsargs Honda pirmo reizi hokeja vēsturē uzlika aizsarga masku. Tagad cīņa turpinās mūsu uzbrukuma zonā un paskatīsimies, kā tā patiešām turpināsies. Matīcins piespēlē partnerim, Beļauskis Matīcins. Izlaid mūsu kapteinis, nevis kapteinis Matīcins. Agrāk bija kapteinis, tagad kapteinis ir Grigorjevs, kurš spēlē šobrīd pārī. Matīcins piespēlē Beļauskim. Tur Panduļs. Beļauskis. Vārds priekšā nav neviena vārds priekšā, nezinu kāpēc. Partneris Ciprus ir pašā laukuma stūrī. Spēlējam taču vairākumā. Matīcins, Ripa paliek zonā. Grigorjevs piespēlē partnerim. Laba situācija, metiens. Par ilgu Panduļs kombinēja, par ilgu vairākumā jāspēlē vēl minūte un 14 sekundes. Mūsie sastāv nemaina, Angļi gan. Ripa ir Ciprusam. Pats ies zonā, droši vien, iegāja zonā viegli, atstāja Ripu Beļauskim. Tagad Grigorjevs un piespēlē nolūz metiens Panduļam. Ciprus cīnās un ar to arī šī epizode beidzās. Vairāk vēl jāspēlē 58 sekundes. Jā, vēl nepilna minūte, jāspēlē vairākumā Latvijas valsts vienībai, bet spēle neīpaši vēdas šobrīd uzbrukumā. Rezultāts joprojām šeit Šefildā 4-4. Anglijai, Lielbritānijai tiekoties ar Latvijas valsts vienību. Cīņa turpinās ar iemetienu mūsu uzbrukuma zonā. Znaroks iemetiena punktā. Un paskatīsimies, kas šeit notiks. Ripa būs mūsu vai Angļu. Iemetiens un Ripa Latvijas valsts izlases spēlētājiem, pagaidām aizsargiem. Bondareva piespēle. Znaroks pret vārtiem un Ripa iespēlēta Skrastiņam. Bondarevs. Semeraks ar 16. numuru. Kerč. Bondarevs un Skrastiņš. Meties pa vārtiem. Bondarevs, kas izdarīja metienu pa vārtiem. Vēlreiz. Sākumā viņš bija rezervē, bet ar pirmo spēli jau pamatsastāvā iekļūt. Bondarevs. Un piespēle Znarokam acīm redzot, nekā aizsargs tur pretī. Znaroks palaid Ripu partnerim. Čudīnovs. Skrastiņš, atvainojos, tas bija Skrastiņš. Kerč. Skrastiņš un metienu seko metienam, bet Ripa negrib iepārtos. 10 sekundes vairāk vēl jāspēlē. Jā, sekundes rit un tūlīt beigsies skaitliskais pārsvars. Angļi spēlē pilnā sastāvā Latviju, turpina uzbrukumu. Metiens! Ripa lido garām vārtiem, Lūks, norādītais spēlētājs, izdara piespēli un 1-2. Bondarevs 1-2 Angļiem. Labi, ka tā Artūrs palīdzēja aizsargam, Ripa joprojām ir mainiekiem. Tagad Znarokam.
Abas komandas izdara spēlētāju maiņas spēlētas. Otrajā trešdaļā 17 minūtes, 12 sekundes, rezultāts 4-4. Jā, pēc šī uzbrukuma prasījās pret nervu zālēm. Lūk, Irbēts, ka Latvija bijuši samu metienu, un vēlreiz metiens no tālas distances pa Irbes vārtiem. Cīņa turpinās mūsu aizsardzības zonā. Lūk, cik brāzmaini uzbruk Angļi, uznākot 5. laukuma spēlētājiem. Pretuzbrukums Tomāns ar ripu. Nu, viens pēc viena neiznāk. Metiens tomēr neizturēt. Norādījums! 2 minūšu. Protams, pretinieku turēšana rokām. Norādīts Andrē Melo. 17 minūtes 42 sekundes spēlētas. Latvijai skaitliskais vairākums, rezultāts joprojām 4-4 un izdevība izvirzīties vadībā. Laukumā ir Kupaks, Matīcins, Vītoliņš, Ābols un Tomans. Šī maiņa arī nopelnīja mūsu komandai skaitlisko vairākumu. Tur komandas aizsargs nevajadzīga epizode jau bija beigusies, turēja rokām Tomanu un tā arī nopelnīja pārkāpumu. Atgādinu, tiesnesis ir no Somijas. Ripa mūsējiem. Pagaidām neizdodas nostāties savās vietās, lai iesāktu kombināciju. Nu, Kupaks metiens! Jā, šķiet, ka vecāks gaidīja Rips lidos otrā stūri un tomēr ar labo kāju atsita to. Un tagad Ripa ir laukuma vidusdaļā. Matīcins norādījumu nav. Matīcins iet uz priekšu, piespēlē partnerim, Vītons iet zonā. Skatītāji pieprasa norādījumu mūsu komandas spēlētājiem, tur nekāda pārkāpuma nebija. Kupaks izrīs metienu, atspēlē, Matīcins jāmet. Trāpa Ripa pretinieku komandas spēlētāju 23. numuru Morisonu. Un, diemžēl, Matīcins kļūdās. Nē, Ripa neatstāja zonu. Tomans aiz vārtiem, Ābols iet viņam palīgā un tagad gan būs noraidījums. Uz 2 minūtēm tiks noraidīts Harijs Vītoliņš. Jā, 28 gadus vecais Nottingham Panthers komandas aizstāks Andrē Malo vēl uz sodīto soliņa. Un tagad no laukuma jānoiet arī mūsu komandas spēlētājiem uz 2 minūtēm. Tad laukumā būs pa 4 spēlētājiem i vienā, i otrā pusē. Vītolim 2 minūšu sots. Jā, šis pārkāpums notika tur tālajā stūrī. Harijs iesīts pretiniekam. Flashing, sitiens pretiniekam. Tātad cīņa turpinās. 4 laukuma spēlētāji katrā pusē un 4-4 tāds arī šīs cīņas rezultāts. Brāzmaini uzbruk Lielbritānijas komanda, kļūdoties uzbrukumā. Konors izspēlē savam partnerim Ivans Sitrip uz priekšu. Tā pie Čudinova. Čudinovs savā aizsardzības zonā, kas būs tālāk Beļavskis. Un Ripa zaudēta. Tagad neriskē neviena, ne otra komanda. Pēdējā otrā perioda minūte šeit Šefildā. Rezultāts neizšķirts. 4-4. Angļi savā aizsardzības zonā dodas ātri pāri centram. Bīstama saspēle un tālāk netiek par zilo līniju. Jāspēlē vēl otrajā trešdaļā ir 22 sekundes. Beļavskis Fanduļs var iziet metiens. Ripa vārtos 5-4, kad atlikušas 18 sekundes. Latvija vadībā otrajā trešdaļā šeit Šefildas arēnā olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Lūk, klasiska kombinācija 2-1. Beļavskis izdara piespēle Fanduļam. Metiens precīzs Ripa vārtos. 18 sekundes jāspēlē un es ļoti ceru, ka otrajā pārtraukumā mēs dosimies ar krietni vien labāku noskaņam. Redzēt, vācāks šeit nespēja noturēt Ripu un arī Vjačeslavs Fanduļs. Somijas kluba Pori Eset spēlētājs un viens no labākajiem šobrīd Latvijas izlasē. Tie ir Vjačeslava Fanduļa 4. vārti šai turnīrā un es ceru, ka mēs iesim atpūtā optimistiskā noskaņā. Vai tas ir lūzums šīs cīņas gaitā? Cerēsim, ka tā tas ir, kaut arī rezultāts vēl minimāls 5-4. Tā beidzas otrā trešdaļa Šefildā. Un tā televīzijas kanāls Olimpija un Latvijas televīzija turpina otro reportāžu no Šefildas arēnas.
olimpiskais kvalifikācijas turnīrs Latvija, Lielbritānija. Un beidzot, varam pateikt ar mierīgu sirdi, rezultāts ir 5-4 Latvijas izlases labā. Godīgi sakot, tādu sākumu negaidīja. Nieki par to, ka komentētāji to negaidīja. Piedodiet, skatītāji, arī jūs to negaidījāt. Diemžēl negaidīja to arī mūsu komanda un treneri. Spēles sākums bija, varētu teikt, apdulinošs mūsu hokejistiem. Jau 1. minūtē 40 sekundē zaudēt pirmie vārti, pēc tam otrie, un tikai 10. minūtē izdevās rezultātu starpību samazināt 1-2. Un tālāk arī cīņas gaits turpinājās, es varētu teikt tā, kā pa ciņiem. Mūsiem neapšaubām ir taktiskais un, es gribētu teikt, arī individuāli tehniskais pārsvars, tiesa, ne visai komandai, bet divām ar pus maiņām uzbrukumā, es teikšu tā, un 4 aizsargiem. Arī Artūram šodien nav tā veiksmīgākā diena vārtos, un Lielbritānijas hokejisti pateicoties patiešām fantastiskam, vētrainam skatītāju atbalstam, pirmkārt, otrkārt arī tas, ka viņi tik ātri guva panākumu, Lielbritānijas komandu iedvesmoja, un beigās viņiem jau nav kur atkāpties, jo pēc neizšķirta spēlē ar Poliju, un galvenais pēc vakardienas zaudējuma Japānai, kas vispār, liekas, nav iespējams. Jā, zaudēt 1 punkts, cerības uz pirmo vietu ir zaudēts pilnīgi. Arī tagad, godīgi sakot, es neticu, ka Lielbritānija mums tomēr aizliks kāju priekšā, jo jāatcerieties, pirmajā periodā es teicu, man liekas, ka Anglijas komanda sēžas, un tas acīm redzot arī notiek. Šodien vienā no laikrakstiem, ja nemaldos, Sun bija šāds virsraksts, vai angļu lordi un poļu pāni zaudējuši cerības spēlēt Lillehammerā. Lūk, acīm redzot, Lielbritānijas komanda šīs naktas spēlē grib atbildēt uz šo jautājumu un dara to visai prasmīgi, es domāju, pat negaidīti meistarīgi. Bet es domāju, ka rezultāts 5-4 sākoties cīņas beigu posmam ir katrā ziņā ļoti labvēlīgs mūsu valsts vienībai. Pirmkārt un galvenokārt tāpēc, ka tā ir jauna, atrodas labā sportiskā kondīcijā un, protams, arī vietu vārtu pārsvars ir zināms dopings mūsu komandai. Tā tas ir 5-4. Gunār, es varētu vēl papildināt, ka Anglijas komandai ļoti jauna dakterīte, un vienā no laikrakstiem bija tāda fotogrāfija, kur viņa ir pēc spēles ģērbtuvē, un kādiem 4 hokejistiem bija tā uzzīmēts smuks vīds labs priekšā, un tas gan priekš lasītājiem. Jā, viņi ar citu apvieno savas ārsta funkcijas arī ar masieru funkcijām. To es nezinu. To es šodien redzēju. Labi. Kā saka, Angļi ļoti cītīgi un rūpīgi gatavojās šai spēlē, un to mēs redzam, kas notiek arī uz ledus. Tūlīt pēc dažiem mirkliem šeit Šefildā sāksies 3. periods Lielbritānijas un Anglijas valsts vienību sacensībā. Rezultāts, kā redzat, ir slidens 5-4, un tomēr man gribas sacīt cerīgs. Vēl 20 minūtes. Spēle vēl nav beigusies, tikai Lielbritānijas komandas lēnītiņām ierodas savās vietās. Pēc Starptautiskās ledus hokeja federācijas oficiālajos sacensībās pārtraukumam no tā brīža, kad mača galvenais tiesnesis aptur spēli, līdz tam brīdim, kad viņš iemet ripu iemetienu vietā, ir jābūt 12 minūtēm jāpaiet. Godīgi sakot, es neatceros strādājot tik tiešām. Starp citu par dakterīti mēs runājam. Lūk, viņa pa kreisi tā ir tā Lielbritānijas komandas dakterīte. Bet 12 minūtes jau ir sen pagājušas, un tikai tagad laukumā parādās Latvijas komandas spēlētājiem. Mums, protams, dakteris joprojām ir labi pazīstamais Jānis Pēps, pa labi bija Boris Lavrenovs komandas masieris, un tas ir mūsu komandas uzbrucējs 16. numurs Gunārs. Tas ir mūsu uzbrucējs Jevgeņijs Semeļaks, starp citu vecākais mūsu komandas spēlētājs. Viņam 32 gadi, viņš spēlē Vācijā, Ravensburg komandā. Un arī rezultatīvi šeit nospēlējis viņam 3 punkti. Lūk, tas par Semeļaku. Ja par Jāni Kvēpu es nejauši biju paņēmis līdzi 69. gada hokeja kalendāru, un tur no tās komandas, toreiz meistara komanda, ir palicis uzticīgs
hokejam, ledumu un savam pienākumam tikai un vienīgi Jānis Kvēps. Bet tagad lūdzu uzmanību, trešais periods šeit Šefildā, Latvija, Lielbritānija 5-4. Mūzika beidzas un iemetiens būs, sākas trešā pēdējā trešdaļa. Rezultāts 5-4 Latvijas komandas labā un šobrīd spēlējam skaitliskajā mazākumā, vēl 43 sekundes. Noraidīts Harijs Vītoliņš. Uzbrukumā ir Anglijas komanda. Iet zonā, tāls metiens, Artūrs atspēlē ripu Kerčam. Angļi neļauj iziet ripai no zonas un tomēr Grigorjevs to raida pāri visam laukumam. Tātad joprojām esam mazākumā, vēl 27 sekundes. Trešais periods, pirmā minūte, 5-4 Latvija vadībā pret Lielbritāniju. Patiešām joprojām esam mazākumā, vēl nedaudz mazāk par 20 minūtēm. Bīstama situācija veidojas mūsu aizsardzības zonā. Pretnieku vienības aizsargs izspēl uzlicējām ripu, bīstama situācija un šķiet, ka Artūrs Irbe glābj neglābjamo. Šeit ārkārtīgi bīstamajā situācijā, kad Ferrā izdara metienu pa Artūra Irbes vārtiem. Tas bija ļoti bīstams Anglijas komandas uzbrukums, kad Riks Ferrā meta pa vārtiem, un tikai Irbes meistarība glāba mūsu komandu no vārtu zaudējuma, esot skaitliskā mazākumā. Vēl Vītoliņam tikai 4 minūtes jāpavada uz sodīto spēlētāju soliņa, un seko iemetiens mūsu aizsardzības zonā. Godīgi sakot, labi, ka Ferrā nemeta uzreiz un nemeta spēcīgāk, jo situācija bija ļoti labvēlīga. Nu šeit jau parādās hokejas meistarība. Harijs Vītoliņš ir gatavs iziet laukumā, kā jau Gunārs teica, 4 sekundes atlikušas viņam ir. Lūk, blakus ir tiesnesis, kurš rāda signālu, un Latvijas izlase spēlē pilnā sastāvā. Ripa gan vēl ir mainiekiem, un tā jau beidzot ir aiz vārtiem. Tomans, Vītoliņš, Ābols. Tātad treneri laid laukumā Hariju Vītoliņu partnerus, lai viņam nebūtu jāsado pāri laukumam un jānomainās. Kupaks ar Matīcina aizsardzībā. Ābols, nu šeit mazliet viņš paklupa, iet zonā, un šeit diezgan nemāklīgi nospēlēja. Nu tā gadās. Kupaks, minūte 20. Spēle ir ļoti piesardzīga pēdējā trešdaļā sākusies, jo, godīgi sakot, 9 gūti vārdi divās trešdaļās, tas ir daudz. Jā, tagad ļoti interesanti, kā Angļi aizvadīs šo periodu. Vai viņiem pietiks spēka, lūk, spēlēt šādā ātrā tempā, spēka izturības līdz cīņas beigām. Pieredze tā ir, bet, protams, gadi dara savu, un pat labam Anglija aizsardzībā. Veidojas Strauša uzbrukums, lūk, izspēl uz priekšu. Nav noraidījumu. Nav noraidījumu, viss kārtībā, arī pa centra zonā Strauša pretuzbrukums. Lūk, labi, Latvijas valsts vienībā iet zonā, tomēr meties pa vārtiem. Lielbritānijas vārdsargs teicami reaģē Ciprosta laukuma pretējā pusē. No ripa tik vārdsargs, Krastīņš dod talkā, meties momentāli pa vārtiem. Krastīņš bieži cenšas mest. Cīņa turpinās aizsardzības zonā nekā arī pārā no zonas, un jau bīstama situācija veidojas te kreisajā laukuma pusē. Ciprosta atnācis atpakaļ un virzās uz priekšu 2-2, pat labam 2 uzlucēja 2 aizsargi, kas būs tālāk. Cipras piespēle gaida Beļavskis, sagaida un metiens neiznāk. Nolūst metiens, atrodoties labā pozīcijā pret vārtiem. Nu šeit laukums stūri Angļā, ka lūk Ciprusis. Trešā minūte pēdējā trešdaļā iemetiens Anglijas komandas zonā. Abas komandas spēlē pilnā sastāvā. Latvijai laukumā ir Fanduļa trīnieks, tātad kreisā malā Ciprus, labā Beļavskis centrā Fanduļas aizsardzībā. Spēlē Bondarevs ar Krastiņu. Acīm redzot, šīs aizsargu pāris būs stabils. Kopā spēlēs un tas nav metiens priekš Artūra. Un tomēr Angļu aiz vārtiem. Viņiem, protams, vēl ir cerības. 4-5 jāspēlē tik ilgi un Beļavskis. Viņš ātrumā apstāsies, jā. Tas viņam tāds parasts manevrs. Un tālāk Beļavskis nogūda. Lūk, viņš īpaši nav apmierināts ar tiesnešu darbību, bet tāds ir hokejs. Starp citu, tiesā maču Soms, Mekele un tiesā viņš labi. Šeit Lielbritānijas komandas vārdsargs, kamēr jūs monitorā redzat Sašu Beļavskis, kurš bija pirmajā mačā atzīts mūsu komandā pa labāko. Šeit Lielbritānijas komandas vārdsargs tiesdot pie galvenā tiesneša, tur kaut ko skaidrojas ar viņu. Tomēr tiesnesis parādīja, ka jāiet uz vārtiem Helmuts Balderis uzmundrina savējos. Jā, nu jā, par Sašu Aleksandru Beļavski, viņam 29 gadi, viņš spēlē Berkloben komandā Zviedrijā. Šeit ir rezultatīvākais vīrs un atklāt sakot, man viņš ļoti patīk, patiešām atstāja
Jauka iespēja. Cīņa turpinās Ripa tātad centrā Grigorjeva piespēle. Grigorjevs pats tālāk uz priekšu un neveiksmīga spēle. Lielbritānijas aizsardzības zonā nekāda pārkāpuma nav. Cīņa turpinās. Angļi cenšas atbrīvoties no Ripas un Ripa centrā strieg tā pie Znaroka. Angļi aizsargs pārtvērs Ripu. Spēku paņēmieni te pie apmales. Čudīnovs gaidāt spēle atpakaļ. Nekā Ripu Anglijas valsts vienības spēlētāji Kupers. Tāds sajūta, ka mūsiem būtu pārsvars. Zonā nekāda pārsvara nav. Vienādos sastāvos spēlē abas komandas un tagad Angļi raida arī pārā no zonas. Rips. 4. minūte beidzās. Jūs redzat beidzot arī tablo. Kerčs, Vācaks, starp citu Vācaks arī iepriekšējās spēlēs ļoti bieži atcita Ripu. Un Artūrs teica, ka mūsu uzbrucējiem vajadzētu izmantot šo Angļa kļūdu. Pagaidām tas neizdodas. Vītoliņš. Partneri. Atgādināšu, ka rīt ir ļoti svarīgs, pats svarīgākais mačs ar Slovākijas komandu, kurš sāksies tāpat kā šodien, pēc Anglijas laika 8. Jūs redzēsiet tiešo pārraidi 10:10. Nu, ja par rītdienas spēli un par fizisko gatavību sākt runāt par Angļiem, tad ieskats ir tāds, ka Slovākiem ar šo komponentu, meistarības komponentu nav viss kārtībā, teiksim, iepratī poļiem. Nu, paskatīsimies, kā būs rīt. Tagad vēl jāspēlē šeit 15 minūtes. Lūk, Angļu vienības galvenais treneris, ar kuru jau vairāk kārt šīs sacensības gaitā esam iepazīstinājuši jūs, tātad Aleks Dempīrs. Viņš trenēja komandu no 1990. gada un principā šovakar ar saviem audzēkņiem acīm redzot ir apmierināts. Viņi turklāt tūlīt mēģinās pārspēt Ripu pēc iemetiena Irbes aizsardzības zonā. Cīņa turpinās, neizdodas arī Latvijas valsts vienības krastiņā spēlēt pakaļ partneriem un pēc tam lūk uz priekšu Fandols. Fandoļi piespēle un nokrīt mūsu komandas spēlētājs Ciprus. Viņš bija sarkanās līnijas, manuprāt. Viņš gan trešajā periodā spēlētas tieši 5 minūtes un rezultāts ir tieši 5-4 Latvijas komandas labā. Iemetiens Atur ir aizsardzības zonā. Abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Tur Beļauskas slidoja pretī aizsargam metienam un tagad jau Krastīņš. Krastīņš ar Ripu piespēlē. Neizdodas izmest no zonas. Ripu tur perā un atkal iejaucās mūsu aizsargs Krastīņš. Panduļs labā malā Ciprus. Panduļs patiec priekš. Krastīņam neizdevās izdarīt metienu. Viņš pašaizlīgi cīnās. Šeit piespēlē roku. Tomēr Ripa ir izdek Latvijas komandas spēlētājiem. Un tas arī viss. Angļi aizstāvās labi. Galvenais iniciatīva tik tiešām pāriet mūsu komandas pusē. Šeit Šefildā joprojām rezultāts ir 5-4 Latvijas valsts vienības labā. Lūk, Angļi tikko bija uzbrukumā un tagad jau pretuzbrukums Znaroks, Kerčs. Kas būs tālāk? Kerčs spēlē laukuma pretējā pusē, mainās malām uzspēlētāji un Grigorjeva metiens pa vārtiem, Ripa iet secen. Kerčs iet zonā, kas būs tālāk? Metiens vārtī! Tālāk ir vārtī! Lūk, ko nozīmē precīzi izdarīts, droši izdarīts metiens pēc solo gājiena faktiski ciemiņu aizsardzības, Angļu aizsardzības zonā 3 vīru ielenkumā. Rezultāts 6-4 spēles pēdējā perioda 6. minūtē. Tūlīt sāksies 7. minūte. Lūk, Kerčs, kurš guva tiešām ļoti skaistus vārtus. Individuālā meistarība, to, ko es teicu spēles sākumā, mums tomēr ir pārāk, īpaši tādiem hokejistiem kā Beļauskis, Kerčs, Semerjaks, Vītoliņš, viss neuzskaitīt arī aizsargs, protams, Grigorjevs, Matīcins, Harijs Vītoliņš iet zonā. Pagaidām viņam neizdodas nekādi gūt vārtus šim trīniekam. Kupaks, pārsargs kļūdās, un tur viss ir beidzies. 7. minūte, rezultāts 6-4. Jā, Aleksandrs Kerčs arī šī vakara sacensībā apliecina savu augsto vārtu gūšanas un pēdējo piespēļu māku. Viņa punktu skaits spēlējot izlasē pamazām jau tuvojas 40. Viņš šai ziņā ir labākais mūsu valsts vienībā, un tas ir reti patīkami. Bet acīm redzot arī nogurums sāk piezakties klāt Lielbritānijas komandai. Tā tam loģiski būtu jābūt. Tagad lūk izmetiens uz Irbes vārtiem, tur nekā bīstama nav un jāsāk pretuzbrukums Tomans centrā neuzta Ripu.
Te ir Vitoļiņš, nedrīkst spēlēt. Un Angļi veido pretuzbrukumu 6-4. Latvijas valsts vienības labā atgādina vēlreiz lūk tālmetiens. Angļu zonā Ferrā, kas būs tālāk? Cenšas aktīvi spēlēt, cik no spēku vēl atlicis. Un Abols met ārā ripu no zonas, kļūdas. Atkal Lirbe spēlē. Kulpaks iet talkā, Abols. Un uz priekšu Vitoļiņam, nu neiznāk solo. Pāri sarkanai līnijai saņemta ripa aizmuguras stāvoklis. Tikko spēlējot savu vārdu priekšā, sodu izpelnījās Semerjaks. Šeit bija piespēle no aizvārtes. Nu, un mūsu komandas uzbrucējs, centra uzbrucējs, kurš darbojas aizsardzībā, no aizmuguras nogāza pretspēlētāju. Tātad 8. minūtē, 3. perioda 8. minūtē, Latvijas komanda spēlēja skaitliskajā mazākumā. Faktiski tā ir mainiekiem viena no pēdējām cerībām, jo spēle lēnām paliek arvien lēnāka. Un tādā, protams, izpaužas Latvijas komandas taktiskais un tehniskais pārsvars. Lūk, Jevgeņijs Semerjaks, kurš pirmajā spēlē iepriecināja visus ar to, ka guva pirmos vārtus jau 4. sekundē, 11. sekundē, pēc tam 4. minūtē. Un, kā viņš pats smējās, agrāk viņš Rīgā spēlēja 13. numuru, vārds negūta, tagad ir 16. un viss ir kārtībā. Lai tā būtu, Latvija pagaidām aizstāvas. Angļi, Pops ar Hendu saspēlējās. Nu, un te stiprus piesīt pretiniekam, viņš arī daudz ciet šodien. Šī situācija nekāda noraidījuma nebūs. Bīstami atkal ļauj izdarīt metienus pa vārtiem mūsu aizsargi. Čudīnovs tagad un Grigorjevs metās ap divu kopā uz vienu ripu. Situācija, ka tas galīgi nebija vajadzīgs. Mazākumā jau nospēlētas ir minūte un 20 sekundes. Vispār situācija nebija no patīkamākajām. Pamazām izdarīta ir nomaiņas spēlētāja. Laukumā jau redzu Fanduļu. Protams, skatītāji uzmundina savējos. Kā tad savādāk skatītāji visā pasaulē ir vienādi. Stiprus cīnās, labi, Čudīnovs un ripa ir ne tikai izmesta no zonas, bet arī mūsu uzbruka. Fanduļs atspēlēs pretiniekam. Nē, lieliski! Un šeit, te bija norādījums. Bet tiesnesis rāda, ka nekas nav noticis. Spēle tomēr turpinās. Ja spēle turpinās, es jūs apsveicu, cienījamies skatītāji, ar jaunas dienas sākumu un pavisam drīz ceramies uz sveiksim arī ar panākumu šī vakara spēlē vai šīs nakts spēlē ar Lielbritānijas komandu 2 vārtu pārsvars. 9. minūte jau cīņas beigu posmā 9-6-4. 6-4 kopā gūti 10 vārti šī vakara spēlē. Reti, ražīga, negaidīti bagāta cīņa. Es domāju, skatītājiem ir ko redzēti Latvijai šeit tribīnēs, kur apmēram, manuprāt, sapulcējušies ap 3000 skatītāji. Beigās cīņa turpinās. Joprojām Latvijas skaitliskā mazākumā Semerjaks sodīto spēlētāju soliņi, bet ir pēdējie mirkli soda laikam, un tūlīt viņš atgriezīsies laukumā. Haotiska cīņa pat labāk mūsu aizsardzības zonā. Spēku nav atlicis daudz nevienai neutrai komandai, arī pa centrā, un Semerjaks atgriežas laukumā. Bet uzbruk 1-1, Artur, turies! Malacis! Vēlreiz! Beidzot aizsargi, beidzot! Kuro reizi tiek šāds kļūdas pieļauts? Acīm redzot, mūsu komandas spēlētāji ieraudzīja, ka pilnā sastāvā spēlē komanda un palaida šo uzbrukumu bīstam 1-1. Atgāda rezultāts ir 6-4 Latvijas komandas labā. 10. minūte pēdējā trešdaļā. Jā, pēdējais periods, pēdējās minūtes šīs cīņas gaitā 6-4 Latvijas valsts vienības labā. Uzbrukumā Latvija pat labā Luks Semerjaks bīstami ieiet zonā pret vārtiem. Metiens šoreiz nav rezultatīvs un spēka paņēmēni tur pie apmalis. Jācer, ka viss arī tā beigsies. Nē, turpināt. Olegs arī prot kaut ko izdarīt. Olegs arī prot kaut ko darīt šādā situācijā. Tas Anglis tur lēkā kā nereizi vien. Tiesneši arī kā gaili turpat lēkā. Ne tik vien kā cāļi. Šeit jau sitiens. Tas ir tāds, godīgi sakot, man liekas, izmisums, jo, pastīsimies vēlreiz. Godīgi sakot, šajā situācijā man vairāk uztrauc, kā būs Semerjakam. Redziet, viņš ir zemē, un abu komandas spēlētāji klāt, un tādā bakstīšanā var vienkārši savainot ar slīdu seju. Lūk. Būs noraidījums vai nebūs? Domāju, ka noraidījums būs. Un droši vien kā appusējs. Znaroks uz 2 minūtēm. Znaroks acīm redzot uz 2.
un Angļu komandas spēlētājs arī uz 2 minūtēm. Tā lūk, Znaroks un Hans uz solīto spēlētāju soliņa, tā beidzas lūk šī tiesnešu diktētā epizode. Tad citu nākamo spēli arī rītvakar tiesās šis pats Soms Seppo Mekala, mūsu komandas sacensībā ar Slovākijas komandu, bet viņam palīdzēs Nīderlandes tiesnesis Halins un Volkers no Šveices. Tūlīt tātad cīņa tiks atsāktā, rezultāts joprojām 6-4 Latvijas valsts vienības labā, un abas komandas spēlēs 4 laukuma spēlētāju sastāvā. Iemetiens pie zilās līnijas laukuma centrā un ripa jau aiz Lielbritānijas komandas vārtiem. Es papildināšu. Sākumā godīgi sakot, reiz iedomājos, ka 2x2 rādīja tiesnesis Anglim, bet pēc tam piesadot pie tiesnešu sekretariāta viņa žests vairs nebija tik pārliecinošs. Tātad Anglim ir 2x2 soda laiks un Znarokam 2 minūtes. Vismaz tā, lūk, jūs arī redzējāt tablo. Starp citu, ja rītdienas mačs tiesās Somu arbitrs, es domāju, tas ir labi, viņš tiesā objektīvi. Kerčs atkal solo un atkal vārti! Nu, Kerčs, tas es nezinu, ja šodien viņš nav labākais spēlētājs mūsu komandā, nu, es nezinu, kurš cits. 7-4, 10 minūtes, 42 sekundes, 3. periodā. Zini ko, ja Kerčs nebūs labākais spēlētājs, apēdīsim katrs savu cepuri. Jā, bet man nav cepurs līdzi. Nu, man jau arī nav. Nu, tas nu tā. Cīņa turpinās šeit, tātad Sheffieldas arēnā. Rezultāts nav mainījies 7-4, jo nu pat Kerčs guva kārtījos vārtus. Un tagad viņa vārtu pūrs vēl vairāk papildinās. Ja nemaldos viņa 4. vārti jau šai turnīrā. Nu, cepurinos, protams, lūk, Aleksandrs Kerčs. Pa labi, aiz mūsu masieru Lavreno. 6 gadi, jā. Un iespējams, ka viņš visai drīz jau spēlēs kādā no NHL klubiem. Jāteic, ka te arī ir daudz novērotāju no pār okeāna vai aiz okeāna NHL klubiem, kuri vērīgi sekos spēlētāju gaitām šeit šai pirms olimpiskajā turnīrā. Cīņa turpinās ripa laukuma centra zonā. Sarā. Saspēle, nu, piespēle nesasniedz adresātu Opuļskis. Jā, tagad laukumā arī 4. trīnieks. Skatos, vai Ignatovičs tam bija jau vietā. Nē, katrā komandā pa 4 spēlētājiem, tāpēc šobrīd laukumā ir malēji uzbrucēji. Spēles temps ir pazudis. Kļuvis lēnīgs, piespēles arī bieži vien nav precīzas. Nu tagad kārtējais Latvijas valsts vienības uzbrukums. Opuļskis atstāja arī pa partnerim. Matīsins grib piespēlēt atpakaļ, neiznāk pārtvērta piespēle. 12. minūtes, 7-4 Latvijas valsts vienības labā. Šķiet, ka lēnītiņām viss kļūst skaidrs, jo arī mājnieki vairs nav tik azartiski. 3 vārdus atgūtu, klāt spēki jau gandrīz galā. Uzbruk Beļauskis savus firmas tātad apvešanas gājiens, nu šoreiz neizdevās, pats viņš mazliet kļūdījās. Atspēlē aizsargām Fanduļs. Metiens neizdevās. Tātad Latvijas spēlē pilnā sastāvā, Znaroks ir laukumā un angļu spēlētājiem bija 2x2 minūtēm un mums būs 2 minūšu skaitliskais pārsvars, zonā iet Beļauskis. Patiešām viss izšķiras spēles izšķirošajā 3. minūtē. Skaitliskais pārsvars Latvijas valsts vienībai, atspēle aizsargam Skrastiņam. 3. trešdaļa, piedodiet, turpinās lūk saspēle zonā un skaitliskais pārsvars Latvijai. Fanduļs izspēlēts vārtiem un Angļu komandas aizsargs tikko neievirza ripu pats savos vārtos. Nu, piespēl metiens ripa garām vārtiem. Garām vārtiem, jā. Ar 5. numuru jūs zināt Stevens Coopers. Cīņa turpinās joprojām Angļu aizsardzības zonā. Fanduļi piespēl pret vārtiem un ripa paliek zonā. Ripa paliek zonā, patiešām. Beļavskis. Kam spēlēs? Laukuma pretējā pusē savam partnerim Ciprusam. Vēl minūte vairāk. Ciprus atpakaļ Beļavskim. Fanduls tur riņķo ap vārtiem. Tagad aizsargs Krastiņš. Nu! Un vēl būs norādījums Anglijas komandā. Jā, turklāt par sitnieku un pretiniekam. Pilnīgi pareizi. Minūtes 13 sekundes spēlēts pēdējā. Trešdaļā Tims Krenstons pārkāpa noteikumus sita pretiniekam. Pēc tam, kad spēles galvenais tiesnesis apturēja cīņu, viens spēlētājs pārmet ripu tieši skatītājos, un tajā brīdī viens no līdzjutējiem nevēroja spēli, un paldies Dievam, ka ripa aizdo viņam gar ausīm garām.
Nu, te ir vairāki spēlētāji no Sheffieldas, un starp citu Tims Cranstons arī ir Sheffieldietis. Viņš spēlē Sheffieldas Steelers komandā. Šī viņa 10. spēle izlasē. Viņam arī pāri 30 gadiem jau. Cīņā turpinās Kečs, zonā atspēle atpakaļ Semeraks. Nu, kas būs tālāk? Pusminūte spēlējām 5-3. Čudīnovs, Semeraks, un piespēle pret vārtiem neiznāk. Angļi izmisīgi aizstāvas. Lūk, jānoslēdz zona, Čudīnovs. Laukuma pretējā pusē Grigorjevam. Grigorjevs partnerim un Znaroka metiens pa vārtiem. Angļu vārtsargs reaģē. Jā, toreiz viņš nospēlē labu. Oļeks varbūt arī tā uzreiz uzmet tieši virsū, bet 5 sekundes un nāks laukumā 4. Anglijas komandas spēlētājs. Sāk ritēt pēdējā perioda 15 minūtes. 7-4. Grigorjevs piespēlēs priekšā Čudīnovs un vārtsargs atcīt, un kurš būs pirmais? Šoreiz vārtsargs labi noreaģēja. Nu, un atkal grūstīšanās, viss ar to visi cauri. 7-4, musē vēl ir skaitliskā vairākumā 57 sekundes. Jā, Cranstonam vēl 57 sekundes jāatrodas uz stodīto spēlētāju soliņu. Es jau teicu par šo vīru, tas ir Sheffieldietis. Cīņa tātad tūlīt turpināsies ar iemetienu Latvijas valsts vienības uzbrukuma zonā. Esot laukumā Harija Vītoliņa pieciniekam, aizsardzībā Matīcins un Kupakts. Iemetiens mūsu, atpakaļ Matīcins, Tomans uz priekšu, un tas spēka paņēmieni pie apmalis. Arī pēkšņi centrā. Gunār, es domāju, ka mainieki ir jāuzslavē, jo to, ko viņi parādīja spēles sākumā, neviens negaidīja. Bez šaubām. Neviens negaidīja, spēle izvērtās mums ļoti grūti, es nešaubos, ka Latvija izcīnīs uzvaru. Bet tā nenāca viegli, tik viegli, kā bija cerēts pirms mača. Jā, diemžēl, jo rīt atkal būs smaga spēle ar Slovākiju. Kā jau vairums speciālisti uzskatīja, izšķirošā spēle šai pirms olimpiskajā turnīrā. Vītoliņš, partnerim, saņems tūlīt piespēli atpakaļ un aizsargam. Lūk, Matīcinam. Matīcins pret vārtiem, Vītoliņš un metiens. Nekā, metiens neiznāk. 10 sekundes vēl vairākumā jāspēlē. Kupaks, Tomans. Vītoliņš gaida piespēli un? Labi, un tālāk Angļi spēlē pilnā sastāvā. Minūte, pēdējais posms šīs naktas sacensībās Sheffieldā. Latvijai tiekoties ar Lielbritāniju, iemetiens pie Lielbritānijas komandas vārtiem, laukumā esot Fanduļa pieciniekam, aizsardzībās Krastiņš un Bondarevs. Beļavskis grib mest pa vārtiem, māņa kustība vēlreiz, Lukas par skaistu tehniku, Ripa tomēr striek kaut kur burzmā, un Angļi to pārtver. Tagad skaitliski vienādos sastāvos abas komandas darbojas laukumā, un aizmetiens aiz īrbes vārtiem. Joprojām turpinās izmisīga cīņa Latvijas komandas aizsardzības zonā. Angļi neatlaižas. Patiešām viņi ir jāuzslavē par šo interesanto cīņu. Fanduļs spēlē ar Latvijas valsts vienību. Stiprus netik pie Ripas. Šeit atkal Beļavskis. Tur Bonders pēc viņa diezgan aktīvi spēlē. Ripa Bondarevam. Beļavskis aiz vārtiem. Un Ripa vārtos! Malacis Beļavskis. Tikpat skaisti kā Kerčs, arī Beļavskis raida Ripu vārtos. 15 minūtes, 54 sekundes, Latvija, Lielbritānija, 8-4. Viss skaidrs, un tomēr neiet gulēt, skatieties maču līdz beigām. Jā, cik viegli, cik rotaļīgi, cik tehniski un rezultatīvi spēlē Aleksandrs Beļavskis. Malacis Saša arī šai te cīņas epizodē, kad rezultāts spēles 16. minūtē pēdējā periodā kļūst 8-4 Latvijas valsts vienības labā. Britu lauvas salauz cīņas pēdējā periodā. Te vairs nekas nav līdzams. Latvija kārtējo reizi uzbrukumā un gribas sacīt šobrīd, kā Angļi teica, all is well that ends well. Viss labs, kas labi beidzas. Bet ne viņiem, toties mums gan. Tas tiesa, bet spēle vēl nav galā. 8-4, 17. minūte. Norādījumu nav. Jūs redzat tagad, cik ir atlicis spēlēt. Un, visiem viss ir skaidrs, bet pēdējās minūtes rīt
Katrā ziņā šī spēle nāca grūti, bet vienīgais mierinājums, ka arī Slovāki mocījās ar Polijas komandu. Daudz, protams, interesēs, kādu meistarību rāda Petrs Šķasnīs. Viņš ir šobrīd bija pirms šīs otrās spēles otrs rezultātākais spēlētājs. Tagad vadībā ir Beļausks ar Kerču. Un tur nekas nav, ļoti aktīvi spēlē mūsu hokejisti. Atlicis vēl līdz mačas beigām atlikušas 3 minūtes. Pat mazāk par 3 minūtēm līdz šīs naktas sacensības beigām Čuģīnovs aizsardzībā ripu notiek spēlētāju maiņa vienā otrā komandā. Un ripa jau centra zonā. Kārtējais uzbrukums Vitoļiņam laukumā un centra uzbrucējs met momentāli spēcīgi pa vārtiem garām Angļu cietoksnim. Spēlē turpinās mūsu uzbrukuma zonā. Tomans ar ripu tepat blakus Vitoļiņš pazūd nūja kādam no Angļu komandas spēlētājiem. Tomans divciņā ar Anglijas valstsvienības kapteini. Ripa pie britu hokejistiem. Viņi ievada to centrā un lūk piespēle. Tā nav precīzi pie ripas Arturs Irbe. Šeit Angļu komandas. Līdz otrās Latvijas komandas spēles beigām atlikušas 2 minūtes 17 sekundes un mūsu puiši uzvar mačā ar Lielbritāniju rezultātu 8-4 Arturs Irbe. Teikšu godīgi, šī nebija viņa labākā spēle, bet galvenais, lai viņš rīt spēlētu lieliski, jo rīt pretī stājās Slovākija galvenā spēle olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Kas rīt uzvarēs, tas brauks uz Lillehammeru. Vēl lūdzu, cienījamie skatītāji, mazliet pacietība šajā vēlajā nakts stundā, jo līdz cīņas beigām ir pavisam maz laika, vēl tikai 2 minūtes. Rezultāts 8-4 Latvijas valstsvienības labā, un tagad Latvijas valstsvienība kārtējo reizi uzbrukumā Znaroka piespēli saņem Kerč aiz pretinieku komandas vārtiem. Kas būs tālāk? Lūk, Kerč demonstrē tehniku, tikko ripu nezaudē, bet beidzot ripa pie britu komandas spēlētājiem. Kļūdu ir daudz, tagad cīņas pēdējā posmā. Lūk, ripa tomēr negribēt ārā no aizsardzības zonas, beidzot ripa centrā un mūsu aizsardzības zonā Čuģīnovam. Pusotra minūte un ripa ir Kerčam. Domāju, viņš tiks atzīts par šīs dienas labāko spēlētāju. Grigorjevs piespēlē Znarokam. Znaroks tur aiz vārtiem, laiks rīt Lēnītiņām. Un arī beidzas Lēnītiņām reportāžu, kuru organizē televīzijas kanāls Olimpija un Latvijas televīzija. Jā, pavisam mazāk par, nedaudz vairāk par 1 minūti līdz cīņas beigām, un rezultāts nav mainījies, joprojām 8-4, bet atcerieties, pirmo trešdaļu uzvarēja, un visai stabilu uzvarēja Anglijas valstsvienība. Tagad Latvija kārtējo reizi uzbrukumā, lūk, Ciprus iet uz priekšu, tako metiens pa vārtiem un ripa centra zonā. Tāpēc Krasniņš ar Bondarevu aizsardzībā. Ričis cīņas pēdējā minūte šeit Šefildā. Latvija, Anglija 8-4. Šo vīru jūs redzēsiet arī rīt, jo tieši viņš, Toms Mekele, tiesās rītdienas un arī turnīra centrālo spēli Latvija, Slovākija. Skatītāji Lēnītiņām ceļas augšā, pats jau tagad vairumā. Protams, šobrīd Anglijā nav tik vēls kā Latvijā, un tomēr Šefīldas arēna atrodas pilsētas nomalē. Tiesa gan, tiesa ar cik šie līdzutēji nav atbraukuši ne no Rīgas, ne Liepājas, ne Limbažē, Madonas vai no citurienes. Tie ir Anglijā dzīvojušie latvieši, un vairums viņi ir no Londonas atbraukuši speciāli uz šo maču, un pastīsimies 1-1. Bīstams uzbrukums pēc iebet vārtiem, un ripa iet pāri vārtiem. Būs noraidījums. Rišards Biedners iziet pret iebet vārtiem. Par sitienu pretiniekam noraidījums. Jā, tas šķiet bija viens no pēdējiem pārbaudījumiem šīs dienas spēlē mūsu vārtsargam. 39 sekundes līdz šīs naktas sacensības beigām. Latvijai tiekoties ar Lielbritāniju. Vienu no respektējamākajiem pretiniekiem pirms olimpiskajā turnīrā. Lūk, šīs epizodes atkārtojums. Laikā Martūs ar šo tādu nūjas izspiešanu Bidneru patraucē. Noraidīts uz 2 minūtēm ir Latvijas komandas spēlētājs. Tātad pēdējās 39 sekundes būsim mazākumā. Iemetiens mūsu aizsardzības zonā, Angļi met pa vārtiem, ripa atkal iet pāri vārtiem. Viens no pēdējiem uzbrukumiem, pats pēdējais. Tas attiec uz Briti komandu, arī Latvijas valstsvienību. Panduļs spēlē ārā arī izmisīgi no zonas, tā centrā tur pie tiesneša un pie pretinieku vienības spēlētāja. Pēdējie šīs cīņas mirkli, Kūpers ar ripu
atspēlē savam partnerim un bīstams uzbrukums izspēle, un tā nav precīzi, jo Bondarevs pārcer piespēli. Un tā atlikušas ir 10 sekundes. Es apsveicu visus ar to, ka Latvijas izlase izcīna otro uzvaru otrajā spēlē, šoreiz pret Lielbritāniju rezultātu 8-4. Bet mēs tiksimies arī rīt mačā Latvijas-Slovākijā. Paldies par uzmanību un ar labu nakti jums visiem!